Labdien, esiet sveicināti kārtējā Bizsvaļā epizodē. Šodien mums ir īpašais viesis. Uzminiet, kas? Pamēģiniet uzminēt, jā. Kas pēc balva? Es zinu kā, es sapratu, ka es tevi esmu tas kaitinošais draugs visiem ir tas viens paziņa, kas bija Indijā, un tad viņš pusgadu runā par to, ka viņš bija Indijā. Kā bija Indijā? Es esmu tas čalis tikai ar taizemi tagad. Bet daudz labāk, ka tu biji ķipa taizmeni, ja tu būtu bijis Indijā tāds, un īstenībā tagad materiāls lietas, jūs pat daudz novērtētās. Bet ja stāst, kā tu malkojies, tās, cik smaņķi, jā. Daudz labāk nekā spirituāli apgaismotības. Mums pamēģināju DMT, tās, ok, labi, pietiek. Mēs sapratām. Tad, ja mums ciemos Jānis, viņš pastāstīs par to, kā viņš bija Taizemē. Bet sanāk, ja tu, piemēram, filmēšanas laikā paņem mauku, tad jūs abi strādājat. Teorētiski, jā. To apmaksā GO3. Zini, kas ir interesanti? Es domāju, kā to visu apmaksā Andiju grāmatvedu, jo, karoči, viņš vāca visus tos čekus, kur mēs esam bijuši, vai ne? Lai viņam grāmatvedībā tur varētu būt. To čeks jājādā tai meitenē. Vai palūk čeku par šī? Bet tu zini, ka viņi arī, tu vari maksāt gana karti, gan atstāt tipu, un viņi to čekā noraksta vienkārši kā kaut kādu super dārgu alkoholu. Un tad iedomājas, kā tas izskatās. Pirmkārt, tā viņa grāmatvedu, ka viņi skatās, ka viņi vada visus tos čekus. Tikai un vienīgie izmaksu čeki, kas ir darba attaisnotās vajadzības, sākas 1 naktī, tekilas šoti, džintoniki un stripklabos un bāros un visi darba attaisnotie izdevumi. Nu, vakara maiņas maucāt, jā? Pa dienu jau nevar pastrādāt. Un tad, teiksim, ja tu vēlies par meiteni samaksāt tur ar karti, tad viņi noraksta kā kaut kādu dārgo moetu šampaniešu pudeli. Vispār nav aizdomīgi. Jā. No tā, cits meitenes varbūt arī ir kā šampaniešu pudeles. Tu, protams, reibina kā šampanietis meitenes. Forums tā. Bet tur vietēji arī iet kādreiz par vietām dāmām, vai tas tāds tīrs tūris? Man ka mēs bez intro, bez nekā mēs jau maucam, kas tur notikās. Īstumā tiem, kas ir dzīvo mucā, ja? Jānis bija Taizemē, kur filmēja TV šovu, kāds nosaukums? Maukām pa pēdām, vai kas tur? Maukām pa pēdām. Šovs sauc Taizemi tikai pieaugušiem, to šobrīd var skatīties GO3, jau ir iznākuši 4 sērijas, vēl 2 sērijas būs iznāk pirmdienās. Ok. Un tad viņas tur vēl paliks kādu laiku, varēs nostīties arī visi. Viņas tur paliks visu mūžu. Visu mūžu, to nekad nevar. Joptvoju. No, tad tev bērni arī skatīties. Es reiz, ko viņi jaunībā filmējās. Man arī patīk ceļot, kā viņam gājas Taizemē, bet Klintī tāds, Baigās Klintis. Tas nav longbows, tas ir long kaut kas cits. Rieku teica tante, pagatās nav tantes nemaz. Tā nav mamma. Nē, tā ir mamma, reku mamma. Bet labi, īsumā, kā tev kopumā gāja, kā tu raksturotu visu braucienu? Kas bija tev lielākie kultūras šoki? Tur pilnīgi visi kultūras šoki. Zini, tā, ka tu aizbrauc Reku Liepiņu, tu jau arī esi bijis, vai ne? Jā. Bet tu biji vairāk par to dabas pusi, tu nebija iekšā tajā. Viņš mina to mīkstā gājēju tāku. To īso haiku, vai ne? Iesācēja Taizemi. Iesācēja haiku. Tur, principā, pilnīgi visi kultūras šoks tajā brīdī, kad tu vienkārši aizbrauc, izkāp no lidostas. Un tā kā, iedomājies, tu no Rīgas, vispār no Latvijas 1,8 miljonu, tu nokļūst Bankokā, kur ir 10 miljonu cilvēku. Vienā pilsētā. Vienā pilsētā ir 10 miljonu cilvēku, un visā Taizemē kopumā ir kaut kā 90, 89 miljoni, kaut kas tāds. Tu nevar uz kaņa paiziet Talliņu pasēt un satikt pus Rīga. Pārsteidzošā kārtā ir tik daudz opciju, ka kaut kā tas viss nespiežas kopā. Arī uz ielas, ir vietas, kur uz ielas šausmīgi daudz cilvēku visu laiku trafiks, bet pārsteidzoši tā pilsēta tāda megapola Āzijas, kad visiem visa pietiek. Vienīgais, kas tur ir diezgan tīzla Bankokā, tas tur viss tīzla man vispār nepatika. Tā pilsēta man nepatika. Tur ir smogs visu laiku. Tur visu laiku ir smogs, tu tā kā redzi kaut ko blāvu debesīs, bet īsti tā kā ir saule, tā kā nav saule, tu neredzi ne mākoņus, ne saule, vienkārši visu laiku ir migla. Kaut ko līdzīgu Gromols stāstīja par Džakartu, ka tur arī tāpat tur smirdēja un tā. Vai žēl, nabaga Āzija. Nav ko dzīvot viņiem tur tik daudziem, ne? Nav ko viņi tur savairojušies visi. Jā. Bet tā ir kontrasta zeme riktīgākā. Tā kā mēs vienā dienā filmējot, mēs bijām musulmaņu slama rajonā, kur tuvu kartonu kastu līmenim. Un tajā pašā dienā mēs pēc stundas bijām 72. stāva rooftop barā, kur tā kā iet viss augstākais, tā kā, sākot no vidusslāņa un uz augšu, tā ir baigie kontrasti. Atkarīgs no tā, uz ko tu fokusējies. Jā, būsim tā valsts, viņi
Viņi tā ļoti čili cilvēki, no visu pieņem un tādi jauki un pieklājīgi, bet tajā laikā viņam jau skaidrs diktators. Es neesmu pastāstīju bizē, bet kad mēs bijām uz kino aizgājuši, to pirms kino, kad tu noskan traileri, tu sāksies filmu. To pēkšņās ir savu lūdzu piecelties kājās, jo viņš visu pieceļās no rāta, viņš kā Ziemeļkorejā tos zīdaiņus, apskata labību, viņš what the fuck, tā tāda čila vieta, visi, bet pēkšņi ko diktators 10 minūtes, tad atkal viss Viņi nav musulmaņi, viņi ir kristieši. Nē, viņi ir budisti. Budisti. Viņi visi ir budisti, bet tur ir musulmaņi. Kas vēl ir budisms? Ko tur māca? Budismā? Tas tur ir galvenais. Es nezinu, kā visu tā mācība budisms sajiet kopā īsti, vai ne? Kā Buda nāca? Tāpat kā Jēzus, viņš kaut kā piedzima tur nevainīgai čiksai. Buda ir cilvēks, parasts cilvēks, kurš sasniedz nirvānu. Ko viņš ēda? Ir vairākas budas bijušas. Jā, vairākas budas. Vēl labāk. Nenormāli daudz meditēju, tur kaut kādas mēnešiem, gadiem mežā meditēju, un tad sasniedz augstāko kā Imants Daksnis apzinātības pakāpi. Viņam tas budas skulptūras, tev likās auto Buda, tā tipiskā skulptūra, ka viņš sēž, bet bija daudz budas skulptūras, viņi tā kā apgulušies dīvainā, un tāds guļ. Čilo. Jā, tā sauķībā, viņš bija liels tā kā meditētājs, viņš guļo dīvainā. Viņš skatījās fuci un Čīpš pagblakus. Nē, bet par to karali, jā, es saprotu, ko tu saki, jo, teiksim, kad es piegāju pie bankomāta izņemt naudu, tajā momentā, kad tu gaidi, ka viņš dispenso cash, tur ir karaļa bilde. Un tā kā viss ir saistīts ar karaļa bildi. Jā, viņš visu čeko. Bet tur visi draudzīgi, tā patiesībā ir visdrošākā vieta, kur es esmu bijis. Es esmu visādos ānsos bijis. Un kāpēc viņi ir droši? Jo turisms ir tā kā viens no Taizemes galvenajiem tiem ekonomikas mugurkauliem. Un viņi parūpējušies par to, ka nedod Dievs, tu kaut ko turistam izdarīs, tev pizdā. Tāpēc vietējie pat nemēģina apist tevi. Viņi tādā ziņā viņi ļoti godīgi. Tu varētu stripklubā atstāt maku uz galda. Tu varētu mierīgi atstāt maku uz galda. Un lielākajā daļā gadījumā tu atnāks no toaletes atpakaļ, viņš tur vēl būs ar visu naudu. Man Latvijā nozaga fucking kulpinātu visu. Pēc 2 minūtēm. Jā, un vēl pēc tā tas ir tas, ka tas ir police state. Ķipa, mēs baigi daudz sākumā tur pētījām, kas pa mafijām kontrolē to visu seksa biznesu. Viena mafija to visu kontrolē policija. Tā kā viss tur ir viena mafija, tā mafija policija. Nice. Jā, pieķersimies vēl, mēs noteikti gribēsim kaut kādus, kad glāzes ies beigām gribēsim dzirdēt kaut kādus priekšnesumi bija. Varbūt to slaveno klubu, kur es tev privāti esmu izstāstījis. Varam arī pie tā pieķerties, jā. Tagad varbūt nedaudz pauzīt tās malkošanās, kas mums vēl šobrīd pasaulē norisinās. Ko mums vēl vajag būt? Latvijā lielākais, svarīgākā aktualitāte laikam šobrīd ir tā valdība. Nē, protams, pohuļ par to. Par to tagad ir liels skandāls par naktsmieru Rīgā. Naktsmieru Rīgā? Jā, kaut kāda sieviete ierosinājusi vākt parakstus. Jā, tagad ir sākais, viņa ķipa nenormāli traucē Andreja ostas klubi. Viņa Ķīpselā dzīvo. Un viņi visu laiku tur tā kā klubi tusē, un tā mūzika jau pāri ūdenim iet ritīgi, un viņi nevar pagulēt, un viņi tur sūdzējusies, gājis meklēt risinājumus, nav nekāda risinājuma, un tagad ir iesniegusi iniciatīvu, ka viņi mēģina 10,000 parakstus savākt, lai ieviestu likumu, ka pēc 23 nedrīkst trokšņot nekur Latvijā. Tas nav pat par Rīgu, tas ir pa visu Latviju. Visu Latviju, uzreiz visus parauk līdzi. Jā, pat Kazdangā vairs neskanēs reivs. Tā nebūs, ka tu no Andrejas savas pārvāks visus turien. Jā, un šis priekšlikums ir izraisījis divējādas frontes. Cilvēks, kas saka, jā, mums vai balka te pilsētā visu trokšņo. Un tad cilvēks saka, kas saka, šī ir pilsētā trokšņo. Man Dāvis no AOK man tieši par šito stāstīja, un tas jau bija augustā, tas sākās sen. Sen, man tieši par to stāstīja vasarā. Es nezināju, ka tas eskalēs līdz mana balss. Lai gan, ko nozīmē eskalēs? Jūs paši zināt, kādās mana balss iniciatīvas beidzas, vai ne? Mēs varam eskalēt, ko gribam. Mēs varam eskalēt jebkādus projektus, kā gribam, bet tas ir tā diezgan, tas nekur tālāk. Plus tās, ka nav nozīmes, ka tu savās tās balss, jo, kas bija jaunāks, ka viņi savās 10,000 balss to, lai legalizētu zāli, man tāds, tad viss, tad jau mēs esam legalizējuši, un tāds, mums pohuj, ne? Un te tāds auģibas tūlka nebija nozīme, tagad tās pa laimi, pat viņi savāks. Ja kaut kas tieši esās vietā, ja tu dzīvo pašā tā kā skaļākajā vietā Latvijā, vai būtu vēlējies pārcelt, dzīvot citur, viņi tādi, nē,
Tā, tu izvēlies dzīvot skaļākajā vietā. Un tad sūdzies tās, kādai bez atslogā. Ķīpsel jau nav, skaļākā vieta. Es arī varētu dzīvot Baronu ielas un sāk bļosīties, ka tramvai katru rītu braukā. Kāds pa huļu, viņi nevar citur braukt? Brauc pa upi un mieras. Mēs apdzīvojam uz Matīs ielas tās, tik skaļa iela tās. Mēs izvēlamies. Jo es dzīvoju Zaslokā, man nekad nav bijis viens klubs, kas man traucē. Tas minūtes 10 no Ķīpsels, viņš pabīdies. Bija šī tālāk, ja tev traucē. Jā. Vai drīkst pārvākties? Nav obligāti jādzīvot tur, kur dzīvo. To viņi vajadzēja paņemt līdz Bankoktās. Kādā šīs patīk. Nē, bet zini, tie Ķīpsels, pirmkārt jau pats tas fakts, kad viņi sūdzās no Ķīpsels, tas jau man ir tāds pirmais, skaidrs Ķīpsels, zini, Ķīpselā un tev vēl dzīvē problēmas. Jā. Viņi tā kā rada imagināras problēmas, un viņi tie cilvēki, kas inkubatorā auguši pa lielam visu laiku. Es arī domāju, teorētiski, iedomāsimies slimāko scenāriju, tur valdībā nonāk arī kaut kāda šitāda cilvēki un domē. Rīgas doma gan jau arī to. Sākumā jau Rīgā to klusumu pieņemt, vai visā Latvijā? Nē, tas ir visā Latvijā. Jo Rīga nevar to izdarīt. Tur ir kaut kāda problēma, ka normatīvie akti, kas Rīgā ir pieņemti, neļauj, tur satversmi viņam neļauj tur darīt. Un tāpēc nevar nevienu sodīt īsti šobrīd par to, ka viņš uzlās. Var Latvijas skaļuma klusuma ministrs nāk amatā, tur Zigismunds Mieriņš, un paziņo, ka mēs tagad pēc 10 vairs neko neviens nevar runāt skaļi, ja? Tikai jāčukst, jā. Un iedomājies, visi tie turisti, kas tagad atbrauc, wow, cik te forši, klusi, mierīgi, brauksim vēl. Ko mēs te ālēsimies te vecrīgā? Iesim labāk pačačēt, lai varam no rīta aplūkot tās 2 baznīcas, kas mums ir. Nē, es vēl saprotu to, ka tu vari kaut kādā ziņā ierobežot to, lai cilvēki pārāk skaļu mūziku neliek. Jā. Bet tāds likums jau ierobežo arī to, ka cilvēki terasēs runā. Un to tu nevari. Bārs tā ziņā var nogriezt mūziku klusāk. Tā ir tā kā viegli ierobežojama lieta. Bet uztaisīt to, ka tev terasē pateikt, lai cilvēki neuzvedās skaļi, tas neiespējami. Nē, to burgeru arī. Vienīgais veids to ir vienkārši taisīt ciet visas terases. Un ko tad mēs vasarā darīsim pēc 10, 11? Varbūt vajag kādus 3-4 nošaut tā profilaksē un skatīties. Ko nošaut? Kādu uzkrāt? Nevar uzbūvēt mūri pa vidu vienkārši starp Ķīpselu un starp mūri uzbūvēt, zini? Tā kā, jā, mūri milzīgi kupolu, ko uzliek visu. Tas sešos pats. Tieši tā, lai viņi visi inkubatorā dzīvo tādā milzīgā izolēta no ārpasaules. Bet būs vēl labi, ja šajā sēdē ļoti trausētā mūzika, tu vienkārši pagaidīt, dažus gadus paliks vājdzirdīgāk, un tā mūzika paliks klusāk pat par sevi. Tev būs 90, tev nav pa skaļu mūziku, tu nedzird, ko tu mazmeiti blāks baļauj ausī. Tad šīs nedzirdēs tev Ķīpselā pa skaļu mūziku. Tagad vienkārši jāpagaid 40 gadu, un šī problēma pat atrisināsies. Jā, bet kaut kādā ziņā, kad es dzīvoju Dzirciemā, es biju dzirdējis tos klubus, arī Dzirciemā varēja dzirdēt, jo tur tā skaņa ieskrienās, tāpēc es kaut kādā ziņā saprotu konkrēti to nepatiku par to, ka tur pāris tā kā trokšņo, bet kopumā es nezinu, ka tā ir tāda masīva problēma visā valstī, kur visu laiku visi ir nenormāli skaļi un cilvēki nevar pagulēt. Bro, kāda Dzirciemā ir klubi? Nē, tas pats te paši Andrejsalas. Tu esi nopietni, tu dzirdēji Andrejsalas klubus, es dzirdēju. Jā. Es dzīvoju gan pēdējā 8. stāvā. No tās mājas dzirdēju? Jā. No tās mājas. Tas ir gan ļoti interesanti. Man nebija tā, ka tas traucēja. Es vienkārši dzirdēju, ka tur kaut kas notiek. Man šeit bija ļoti augsts. Tu biji tā augstāk par citiem. Nē, tas bija augšā. Dzirdēt var arī iznākot uz balkonu rūpīgi ieklausoties, nevis, kad sēdi, skatos televizoru, nedzird, ko tev panorāmā saka. Man noteikti nebija tā, ka man traucēja gulēt, vai es kādreiz bija tās, viņi ir stulbi tusētāji. Man tagad ir balkons tieši zem Gaujas terases, un es visu laiku dzirdu, kā tur cilvēki runā. Man vienmēr ir tāda sajūta, es dzīvoju pilsētā, te viss notiek. Tur cilvēkiem priecīgi, un es par to priecājos. Bet mēs varam arī parakstīties pret kājām, vākt mana balss kaut kādas par kājām, jo man liekas, kājas ir sliktāk par klubiem. Teikšu godīgi. Es dzīvoju augstās frekvences, viņas daudz vairāk griež. Un tie bēbji, tu noskat bēbji. Vecīt, es dzīvoju agrāk Stabu Dārbatas krustojumā. 3-stāvīga māja, un tai mājai ir tāds taisnais jumts, ka tur perfekti līgzdas taisīt, perfekti. Un viens gads bija tā kā vistrakākais, pēc kā es sapratu, es gaļu neēdu, bet kājas apēst, tas varētu kā nokost galvu viņai, kā fucking Ozijas sikspārnim, vai ne? Tas, kā viņi sāk 4-5 no rīta, un viņām tas viens specifiskais šitais te. Un tieši tas, kas notiek 4, man arī, kad centrā dzīvoja, kādreiz bija vien brīdi, vasarā vajag logas vaļā turēt, un tad tu vienkārši viņus tur nenormāli saskrien barā un skaujās savā starpā, kliedz, ārdās, un tu nevari atvērt logu un teikt, aizvarās!
Man ir kaut kāds kaimiņš debilās, ka es jau laukā no mājām vienkārši skatos, kaut kādas sievietes baro tās kājas. Ķipa, ka tu, es došu ēdienu, tad nāciet vēl vienkārši. Tas viss šausmīgais, viņas jau tā ir pa daudz. To nahuj iedod viņam kaut vietu, ka viņš var pārējais, viņš jau nāks vēl un vēl. Ideāli. Ja pieņemšu tādu likumu, tad policistiem ir uzdevums izšaut tās kājas. Viņi ir vienkārši vakarā. Tu piezvani, jo 4 no rīta viņi atbrauc speciāli ekipāži, izvelk tās lielās medību bises, kas tās pīles ķer un viņi pa vienai šauja nost. Tas būtu tā kā Austrālijas emu karš dižais. Bet latvieši pret kājām karš. Es mēģinu pieradināt vārnu šobrīd. Tās ir krutākas pa kājām. Vārnas ir gudras, viņas ir nenormāli gudras. Cīnās kājām. Es gribu tieši tā, un es gribētu, lai viņas nes man visādas dāvanas mājām, vai ne? Es viņas baroju ar zemesriekstiem, tā kā peanuts. Jo tas ir viens no tiem riekstiem, kurus viņas var paņemt. Viņām pietiekams liels. Tas ir sālīts, ne? Nē, bet... Jā, vārnas. Tos nestrēles ar čili. Ar čili. Tas būtu slikti putniņam. Varbūt garšojas, ja nezinu. Es būs vēl, ja tu pierināt kovārņus vai vārņus, jo sekot līdzi, un tev kādā koncertā viņš paši atlido, tev nostājās plēc kaut ko palīdz. Tas viņš nahuj dzīvnieks pāris tā kā. Bija kaut kāds, kas ko tiktu, bija kaut kāds viģiks pečāli, kurš 40 gadus nodzīvoja mežā viens pats, viņš pārvācās tur vecs 40 gados. Tad atbrauc uz pilsētu, viņam bija tur par skaļu, ja? Viņš aizbrauc un dzīvoja mežā, pats uzbūvēja savu māju, viņā dzīvoja, un viņš bija pieredinājis tos dzīvniekus tik ļoti, ka viņš iziet ārā, viņš vienkārši paņem paceļ gaisā kaut kādu maizi un uzlido virsū tur vārni pie viņa. Un kā uzkāpjas plecs, viņš staigāja ar viņu apkārt, viņš mežā tur kaut ko vēl sasauc, kaut kas pie viņa atnāk. Tā kā tā arī var dzīvot, ja gribas klusumā, tur noteikti bija kluss. Nē, tad tu palīdzi, jo vārnas cīnās ar kājām laika. Tieši tā. Tad, ja tu atbalsti otru komandu. Vārnas, kraukļi, tieši tā. Un vispār tā kā tie gudrākie pūtni ir Ņujorkā tas viens čalis. Man liekas, viņam, kurš to redzēja tiktu? Home Alone bija tas tā tantiņa, kam bija tie kovārņi. Bet skaties, ir viens čalis Ņujorkā, kurš ir pieredinājis kraukli. Un tas krauklis viņam nes naudu katru dienu. Viņš atvilka, viņš viņu salasa. Zin kā kraukli kaut kas spīdīgs. Viņi redz kaut ko spīdīgu un viņi pizdzīvē lietas riktīgi. Un viņš ir iemācies, tas čoks atvilkni. Tur visi pilns ar naudu ar tieši to, ko tas krauklis viņam ir sanesis. Monētas, kaut kādu dolāriņu, viņš viņu pieredinājis riktīgi. Jo, es skatījos, ja tu gribi pieredināt, tad skaties tā, tu atstāji tam krauklim vai vārnam kaut kādu našķi, un viņš tev kaut ko par to iedos. Un tad viņš sapratīs, jo vairāk viņš iedod, tu viņam atstāja vairāk našķis. Tad viņš sāks domāt, jo es tev vairāk atnesīšu, jo vairāk paiku es dabūšu. Tas krūķējās, es vienreiz redzēju arī no balkona, kā vārnas spēlējās. Jo spēlēšanās ir augsts inteliģents pazīme. Ko viņas spēlēja? Viņas spēlēja tā, ka viņas bija 5 kopumā. Viņas visas lidoja, tā kā uzlidoja līdz vienai vietai, un vienā vietā vienkārši sāk krist. Un kaut kāds 5-8 sekundes krīt, un lido tālāk, un lido atpakaļ uz to pašu vietu. Un viss rindā vienkārši viena pēc otras. Ir burvīgi putni, dievi. Nokrīt, tā kā aizlido, nokrīt, un tā kā viņš tāds laika riņķo. Es dievinu tos putnus. Tas man likās, bet tas vienkārši izskatās, ka viņam tāds, un tā kā, vai, šis prikls, es pamēģināju, pārējie arī to visu, šis izmāk krūti, un vienkārši tur tusē, jā. Jā, vārnas krūtis. Mēs varētu iemainīt visus kājas pret vārnām. Es esmu klusi pieklājīgs. Plus kājas tev, kas ego godām izskatās. Kājas ir agresīvs ļoti. Viņas ir agresīvs ļoti. Viņas no izskatās, ka izņem visu sūdzu laukumu piemērs. Kas jau ir momži, kas nomētāši pie sūdņiem, ne tās kājas, kas pildo, bet izmētā visu to sūdzus un kraukņu vārnas tādas. Un man pat netraucē viņu skaņas. Tas, kā teiksim, izdveš skaņas kraukļu vārnas, man netraucē. Man tāds ASMR-īgs pat prikols liekas, bet kājas, bet viņas ķērts. Viņas ķērts, un tas traucē. Jā. Brausmas. Kājas ir, tas nonākuši pie slēdziena, ka kājas ir zajebala. Jā, mums ir kaut kas iesūties kā Aglonas radio. Tu otrā pusē paklausīsimies. Tu otrajā pusē paklausīsimies. Jā, mums arī cilvēki iesūtījuši kaut kāds jautājums, Jāni, ja nemaldos. Ir iesūtīt jautājumi, bet kurš te visus viņus ir atrast? Mēs. Jautājums Jankam. Janka, kad būs pjanka? Kad būs pjanka, man liekas, ka jau tagad ir. Tagad jau ir viņi sākušies. Janka, tur pjanka. Bet tev tātad bija Pāļu bazaram live epizode. Tātad mums arī ir bijuši live epizodes, tev bijuši live epizodes. Mums bija Pāļu bazara epizode. Jā, es no jums iedvesmojos, tā kā es redzēju, kā jums fucking sagāja. Es domāju, arī jāpamēģina. Tā kā Džeki, paldies par iedvesmu. Paldies, ka jūs izpruģējāt ceļu līdz tam, zini.
Un kā bija, kas bija lielākās atšķirības? Tev bija grūtāk? Nu, bija grūtāk, jo patiesībā, pirmkārt, to bija ahujēna. Bija nenormāli grūti. Es negaidīju, pirmkārt, ka būs tik daudz cilvēku, jo tas tā ļoti specifika, bet tajā brīdī, kad mēs palaidām eventu, jau nākamajā dienā tur bija 800 interested. Wow! Mums ir tāda maziņa teritorija, zini, diezgan. Bet es gāju kopā Spirit akciju, kur arī tajā dienā tur bija viņi izdomājuši nenormāli lētu šmigu. Viņi uztaisīja tā kā pop-up bāru, un tajā pop-up bārā bija pašuzmaksas cenas. Tur bija tā, ka tu varēji dabūt rumkolu, pa 2 eiro vai kaut ko tādu, un tur bija, tur pizdzēts bija beigās. Kādā veidā jūs taisiet? Pie Spiritiem Andrejsalā. Viņi tur speciāli Dēļ jums? Jā, jo, principā, tu aizēji paņem vienkārši uzreiz, vai ne? Un tur bija nenormāli lētu, man bija Mārtiņš Staķis un Rojs. Un tā lielākā atšķirība bija tāda, ka sākumā es biju bišķiņ uztraucies, protams, obviously, jo pāļu bazars vienmēr, zin kā, tā buhāšana, tā ir tāda intīma lieta. Nu, ķipa īpaši tās visas sarunas, kas pie buhāšanas notiek, tā ir tāda ļoti personiski intīma lieta. Un tad, kad tevi skatās kaut kāds 150 cilvēki, vai ne, kad tu buhā un mēģini skatīties acīs tam cilvēkam un tā kā atvērt viņu vaļā, tas ir krietni citādi. Pašam cilvēkam ir grūtāk atvērties. Tieši tā. Lai gan tāpatās to video pēc tam skatītos vairāk cilvēku nekā tur ir uz vietas, bet liekas tāds, bērni, zin kā, kaut kā daudz grūtāks reiz. Tieši tā. Tā kā tas bija ļoti, ļoti forši, un mēs noteikti taisīsim vēl, jo tas pasākums bija, principā, tas slīcināmais, lai mēs saprastu, kā ir jādara, kā nav jādara. Pirmā kļūda bija tā, ka es nepaņēmu mikrofonus, apskaņošanai uz Staķa epizodi. Kas bija kļūda, vai ne, jo tur aizmugurē cilvēki vienkārši nedzirdēja. Jūs tur baigi kliedzāt, Jā, mēs pēc tam kliedzām, nebija variantu, bet tad uz nākamo uz Roju es jau biju saskaņojis, mums atveda gan tehnika, gan visu pārējo, un bija ļoti laba apskaņošana. Mēs jau ierakstam to audio, var ņemt no tiem pašiem mikrofoniem. Jā, precīzi, un tur viss bija kārtībā, tā kā es domāju, ka nākamais noteikti būs rudenī, tur aizmugurē tieši lielā Spirit noliktava iekšā. Un tad iekšā noliktavā mēs parūpēsimies par to, lai ir galdiņi, lai ir tā, ka tu vari rezervēt galdiņu. Tur vienalga, cik personām ir dahuja galdiņi. Un pirmkārt, mēs netaisīsim 2 vienā dienā, un tas bija žostka. Es tieši gribēju prasīt par to, vai nav baigi grūti. Tas bija stulbi. Nē, tā bija stulba ideja. Bet mēs to pirmo padarīsim īpašāk, mēs iesaistīsim publiku. Tu, kā, teiksim, tu no auditorijas, tu varēsi pats uzdot jautājumu kaut kādu, ko tu gribēsi. Tā vietā, lai pavilktu viņu tādu bišķiņu ilgāk un tādu foršāku. Es baidos, kas tur pa jautājumiem nāks ārā. Cik jūs pelnat? Cik tev kontā, Jāni, tieši no šitā? Cik pārpoties? Nevēlas pīpēt zāli man kaut kādā kopā pēc pasākuma satikties. Nē, zini, kas būtu visbiežākais jautājums? Es gribu kaut kad uztaisīt krājumu, screenshotu krājumu. Grāmatu pat veselu. Grāmatu tur var salikt kopā, cik man 3 gadu laikā ir atnākušas tādas ziņas, ka tev 3 naktī čuvaki raksta Instagramā par to, ka viņus vajag pasaukt spāļu bazāru, vecītas screenshotu, es varētu krājumu izdot par to, kur viņi argumentē, ka esmu bijis, teiksim, esmu mazliet pabraukājis apkārt pa pasauli, es pazīstu kaut kādu tur vienu armīnieku, viņš pats pat nav armīnieks, bet viņš pazīst to džeku, un viņš var parunāt viņa vietā. Mums būtu ļoti interesanti saruna, Jāni. Būtu ļoti interesanti. Vispopulārākais, ko viņi saka, es domāju, cilvēkiem būtu interesanti. Tā kā tur ir wow. Un tieši vienmēr tas sāks no 1 līdz 4 rītā. Kaut kur ir tās ziņas. Kad visi tā dzer un saprot, tā, it kā labi dzerās, zini, kas man varētu iedzert? Jānka! Nezinu, viņš guļ? Gan jau viņi sēž un gaida, ka es rakstīšu, viņš gan jau atdzer viens. Jā. Viens jautājums mums bija iesūtīts par to, vai tev ir draudzība ar Taņuku ir turpinājusies kopš mūsu laiva? Nē, mums kaut kā nesagāja toreiz. I think we started off on the wrong foot. Zini, bija baigi grūti, es viņu neesmu pēc tam runājis vairāk. Es gan esmu runājis šodien ar viņu. Kāpēc? Viņa man atsūtīja video, kur prasīja Edžiņu, vai var aizdot Sotaku. Es Sotaku aizdot, ka negribēju, bet viņa man paskaidroja, ka viņa grib nopirkt Samsung pulksteni. Un viņas arguments bija citādāk, ka viņai būs jāpar kaut kāds pilnīgs sūds Huawei. Es teicu, ka varbūt ar ierosinājumu, ka mēs bīzi vaļā, mēģināsim savākt Sotaku kaut kā ziedojumos, vai kā. Tad es nezinu, kur tā ideja palikās, var sakot.
Tatjana vēlētos 100 eiro pulkstenim. Ja kādam ir liekas 100 eiro, piesakieties, iedošu Tatjanas kontu, sūtiet Tatjanai naudu. Viņi kaut ko GoFundMe vajag uztaisīt. Jā, nu viņi kaut kad postoja nesen, ka viņas bija kaut kāda vecpuiša ballīte atbraukusi. Ka viņas bija vecpuiši, viņi arī rakstīja komentāros, ka tie vecpuiši sveicināja. Viņi bija klausītāji un ka viņi sveicināja. Viņam pie Tatjanas aizbraucīs. Viņi aizbrauc pie Tatjanas, tā kā citi izvēlās tur stripisti. Bet viņi godīgi sakot, ir viņi savos laivos visu laiku izģērbjos plika. Tas pats, nu jā. Eģa, mēs tev uz vecpuišu balta ņuka dabūsim, tad es ticamākais. Viņš arī nekad neaprecās. Tas ir tāpēc, lai nekad neprecētos, lai tas ir labs veids, kā nekad neprecētos. Jā, tev ir vēl viens jautājums tev, vai Pāļu bazara speciāla epizode uztaisīt Nareņu bazaru? Vai tu gribētu Nareņu bazaru? Absolūti. Definitely. Pilnīgi noteikti. Mēs esam kaut kad pirms 10 ripas, jā, pat. Būs ļoti konstruktīvs dialogs tajā momentā. Būs ļoti konstruktīvs. Es labprāt gribētu, bet man liekas, ka sabiedrība vēl nav gatava šāda dialoga. Pēdējie 4 jautājumi. Bet tev arī šķirī. Jā, tā šķirī. Labi, mūsu nākamais jautājums. Šķirī, vai ne? Jā. Tur ir smērē. Jā. Mums kaut kāds NV ideja par to, ka varētu uztaisīt tādu šovu, kurā ir laimes rats, uz kuras katra ir sava narkotika. Un tad, piemēram, 6 dalībnieki. Pasauciet mani uzreiz. Katrs ierauja laimes rats, katrs dabū savu narkotiku, un tad jāpilda uzdevumu. Tad ir tās narkotikas. Tur viens zem sēnēm pilda, viens zem koku. Bet tā ir ģeniāla ideja. Tur ir kaut kāds 6, piemēram, uzdevumi, katrai narkotikai piemērotāks, un tad visi mēģina. Tas fucking genius, godīgi. Pagaidīsim, kad pasauli kļūs gatavi šim dialogam. Mēs vēl varam braukt viņu filmēt uz Jaunlatviju. Jā, tiešām. Tur jau uzčil, tur jau savu noteikti, tur var sarunāt visu. Bet tā vajag nofilmēt kaut kur tas ir legāli, ja pēc tam neviens var piepisties. No Kristiānijā varbūt tur neviens vajag neiebilst. Tur jau laikam viss beidzies tādā. Nav vairāk, jā? Nē, tur ir jau, bet tur tāpatās, kā menti ienāk tā visu vācu visu nostā. Tur nav tas, kas ķipā, kā tur. Tā, ka tur pilnīgi brīvā pasaule tur nav. Jā, nu tur tu vari iet kurīt zāli, un tur neviens tik dzirdēs. Tas tagad vienkārši tāds Stalins kvartāls, tāds stilīgs rajons. Narkomāns stilīgais rajons. Es tur esmu bijis, un es zinu taisnību. Jā, tad pastāv. Jā, tiešām tas Stalins kvartāls, un tu vari iet pīpēt zāli, tad neviens neko neņems nost, tur uz ielas var nopirkt to zāli, neko citu. Mēs interesējāmies. Wink, wink. Neko citu, wink, wink. Neko citu tiešām nevar, jo es tiešām tur arī interesējos par kaut ko citu, varbūt ir kaut kas inčīgāks. Bet nē, tur var pirkt hašišu un zāli, cik tev uziet, sēdi pīpēt, un viens neko nedara tādā ziņā. Bet tur arī arvien vairāk nāk policija, tur slepkavības bijušas pēdējos gados kaut kāds. Nurē. Rojam tur ļoti patīk. Tas skaidrs. Tas ir viss, ko es zinu par šo vietu. Jā. Tā. Nu, ko apakaļ pie tās maukošanās? Tad varbūt tu vari kaut ko tagad, ja mēs esam bišķiņi iesiluši. To maucību. Kas tur ir tāds, kas ir interesantākais, kas palika ārpus? Lielākais, kas man visspilgtāk ir palicis atmiņā, es varu pastāstīt. Jā. Okay, tas man liekas, tas nav ielikts šitajā te raidījumā, jo tur gāja ar slēptajām kamerām, un tā kvalitāte ir tik sūdīga, ka nav jēgas vienkārši, tā kā vispār nav jēgas. Bet tur ir viens tāds interesants klubs ļoti. Man šķiet, ka tas bija Patejā. Tev pirmkārt, tur tā konkurence ir tik liela, ka tev vajag būt riktīgi radošam, lai uz savu mauku māju pievilinātu, teiksim, klients vai ne, vai uz savu klubu. Tāpēc viņi izdomā konceptus. Tur ir tiešām, tur redzēs ļoti daudz kaut kādas stripukas un bāras ar konceptiem. Un tad viens tā īpaši izcēlās. Es to saucu par Pežu platformu. Es to saucu, es neatceros, kāds bija nosaukums, bet es to tā nosaucu par Pežu platformu. Koncepts tur ir tāds. Mēs te aizjām atpūsties uz turieni, paņemam dzērienus, un kaut kur reizi stundā vai reizi pusotrā stundā tur meitenes visas atnāk kopā nostājas. Un viņām tāda numuriņš pie sāniem, kas ir normāli. Un tur ir tāda tā kā skatuve, kas ir arī kā platforma. Teiksim, tā kā šitais, bet ar tādiem trosēm vai izbīdāmajiem. Gan. Un tā skatuve, viņa tāda ir, kā liftiņš. Tie visi meičuki, viņi atnāk, viņas apsēžas rindiņā. Jūs tur sēžat pretīm, mēs tev tur sēžam pretīm. Tad tā skatuve paceļās, un tad mēs ejam laizīt pežas viņām.
Tā sēdi dzer alu, jā? Sēdi, dzer alu. Bet tev jāiet tev nolaižos pie tevis lejā? Nē, tu ej klāt, jā? Un mēs tā plecu pie pleca varam šņakarēties tur. Pleca pie pleca. Tā kā pjālus kaut kāds uzkos. Jā. Citās vietās dod sāļos riekstiņus. Jā, man liekas, tā ir laba ideja teambuildingam. Jūs nebijat dusmīgi, ka jūs apsēžos daudz. Bet es tā aizmatnos, nahuj. Man nevajag pēšas, bet es lidoju 14 stundas. Es Latvijā pēšas apkārt. Vediet, nahuj, īstās. No tās izstāvis. Tas, kas man noteikti spilgtāk ir palicis atmiņā, tas bija tāds... Un čaļi tur tā kā gāja un arī rīkojās. Jā, protams, protams. No, kad tev vēl būs tāda iespēja? Tu dzīvo vienreiz. Bet vēl bija daudz interesantas vietas, ka, piemēram, Pattaja, kas vispār ir netīrākā, pretīgākā pilsēta Taizemē. Tā liekas, viņi sauc turpat pa Grēku pilsētu. Viņa tā kā pretīgi. Nevēl tas arī atskaņu vārdam Ateja, ne? Ateja, jā. Un viņa vēl pie tām, kas viņu padara vēl pretīgāk, tā ir tā kā mazā Maskava. Būtībā tur ir tik daudz, tur ir vislielākā Krievu koncentrācija visā Taizemē, man liekas. Un tā pilsēta, viņai ir tajā pašā laikā arī sagadīšanās, viņai vislielākā Ladyboy koncentrācija. Vai ne? Es domāju, ka visi zina, tie, kas nezina, Ladyboy, tas ir transpersona, vai ne, kas ieliek krūts, ķipā ar krānu, vai ne? Čiksa krānu, tie, kas nezina. Un ir tas joks par to, ka Taizeme, skaties, ka neuzraujies, jo tur tā koncentrācija liela, viņas tā kā ļoti atklāts par to, un tas vispār nav tabū, un tas ir pieņemts, un tas viss ir ok, un vispār nevienam nav nekāda problēma. Es to dievinu, tu tā kā aizpis uz Taizemi, visi viens otru pieņem. Pilnīgi nekādu strīdu, nav vajadzīgi nekādu konstruktīvi dialogi, vai ne? Visi viens otru pieņem. Un tur bija viens tāds Ladyboy bārs, kur, protams, viņām nepatīk, ka viņas filmē, obviously. Viņām ļoti nepatīk, ka viņas filmē. Un, lai mēs dabūtu kaut kādu saturu, kur tāpat sejas ir aizblurotas, mēs gājām slepenajām kamerām, slēptajām. Un Sandijs, kurš producents Semjonovs, es nezinu, kā viņš var būt bijis. Viņš ķipēja labs žurnālists, vai nebijis tik daudz karstajos punktos. Bet viņš vispār nav inkognito. Tā kā vecīt, viņš izstījās pēc menta. Tā kā saprot, tu iekšā barā, tas čoks, nerunājiet ar to čoku. Viņš ir tāds, es atsūtīšu pēc tam bildi, ko video ielikt, ja, kā viņš izstījās tajā vakarā, es rēcu pa viņu visu laiku. Pirmkārt, viņš jau bijis kaut kādām antibiotikām, viņš nedzēra alkoholu. Tad iedomājas, viņš ieja un paņem kolas buņžiņu un staigā ar tādu piderasku, kur GoPro ir iekšā. Viņš šitā ar to kolas buņžiņu tev iet garām. How much? Skatās uz tevi. Un tad es tajā brīdī sapratu, ir dirsāk, ka mums tūlīt uzraus. Un es sapratu, ka man ir jātēlo, es tēlošu, ka es esmu pārpālī un visu laiku kliekšu, lai visi skatās uz mani, lai es novēršu uzmanību. Un tajās valstīs tur tas prikols tik, cik es esmu iemācījies no kaut kādas tur slēptās pētnieciskās lietas. Tā, ka tu dari kaut ko tādu, ko tu nevajadzētu darīt ar kamerām. Izmanto to, ka tu esi latvietis, ka neviens nesaprot, nesūdu, ko tu saki, neizmanto starptautiskus vārdus. Un mēs darījām tā, galvenais visu laiku smaidi ar to aliņu rokā. Es, ja kas, paņemšu visu uzmanību uz sevi. Un vienkārši smaidi, tu tusējies, un tie vietēji, viņi vispār nesaprot nevienu vārdu. Bet tu atklāt otrā telpas galā, es ņemšu uzmanību uz sevi, chill. Un, ja godīgi, tas strādā. Tas tiešām arī strādā. Ko jūs mēģinājāt atklāt tie bārāķībā? Nē, mēs vienkārši parādījām, kāds izskatās. Mēs ko nemēģinājām atklāt. Vienkārši parādījām, kāds izskatās. Tas arī viss tādai mazai iegaršai. Tur tā nav arī ļoti liela sadaļa. Tas, kas ir interesanti. Bet, ja jūs noķert ar tām kamerām, gan jau nebūtu baigi labi. Izmest laukā. Nē, izmest laukā. Tur nav nekas tik traks pa pingpong šovu. Bet, ja mūs noķert, tad gan jūs pats tur pingpong taisīt. Kas ir pingpong šovs, Jāni? Mēs tiksim līdz tam, vai ne? Bet tas, kas man vēl bija tās liels kultūras šoks, tur, tajā bārā, tajā klubā, vai ne? Tur bija baigi daudz britu večuki. Tas tur esot standartā apmeklētājs. Britu onkulis ap 50-60 ar alu rokās. Jā, precīzi, tu tikko arhetipu perfekti noliki. Un tas, kā viņiem patīk atpūsties, man bija arī tāda, kā augstajam latvietim, introvertajam, man arī bija tā, jancīgi, varētu teikt, redzēt to dzīvē. Tu esi tajā bārā, un tur ir baigi daudz tās čiksas, kuras pirmkārt jau ir garākas par tevi, ar lielākiem pleciem par tevi, vai ne?
Un tas viens britu opītis, kurš tādā sajūsmā ir, viņš iegrābis vienai pupos, vai ne? Un viņas tur ir tādos boģikos. Viņš parauja malā boģiku un ātri pipeli tā. Super. Un tas bija man blakus, un es to tā kā skatos, un te atpūšās cilvēki. Tā interesanti. Laikam noguruši visi bija, vajadzēja atpūsties. Vajadzēja atpūsties, jā. Nu, un tas bija vēl tāds interesants skats. Jā. Tā vispār bez tabū, bez jebkā kruta. Bet tas labs, ka viņš aizmāk tādu, nu, mēs pēdīsim, vai tiešām šo smalku mājās viņas pārdod seksu, tad mēnesis vēlētos, jā, viņi pārdod. Burtiski, un dokumentālā beidz. Īsti 5 minūšu YouTube video, viss beidz. Man patīkās, ka tev, pirmā sērija, kas redzējis, patīkās, ka vienā sērijā tā kā tā pašā pirmā mēģināja atminēt, vai tas ir vīrietis vai sieviete? Lady boys vai prostitūta vienkārši? Jā, tur ir seksa muzejs, uz kur mēs bijām. Un es tā kā visas, tur bija tāda spēle, ir tādas durtiņas, pie sienas vairākas, kur ir čiks virsū. Un tad tu paver durtiņas un tu uzzini, vai viņai krāns vai nav. Un mēs spēlējām to spēli. Es visur trāpīju pareizi, ka čiksas. Sandijs visur nepareizi. Sandijs visu laiku uzrāvās. Un bija vēl viens prikols ar viņu. Viņš kaut kā baigi uzsēdās uz tiem ladyboy bāriem. Tā kā pirmo vakaru, ja, ejam visi 4 filmēt, ejam komandu filmēt. Jums vajadzēja viņam atņemt tās antibiotikas, man liekas. Skaties, pēc 2 dienām. Davai ģirt, ar vēl vienu šumu, mums vajadzētu 2 tā aiziet uzfilmēt labi, un beigās es aiziešu 1 papilmēt, kas tur notiek. Un uzmini, ko nav tā satura, mēs nesinām, ko viņš tur filmē. Aizmirsās nofilmēt. Ai, nebija, rek nospiest. Ai, man baterijas bija izlādējušās, es tur aizgāju. Bet tu biji projām 2 dienas. Ai, 2 dienas nevarēja pogu nospiest. Nāc apsēdies, nav ko sēdēt, jāiet tālāk. Viņš jau laicīgi iesēja galdos. Nu, jūs jau, es jau muzejā, es jau uz laiku sajautu, zin kā, es esmu tāds, manas laiks sajaukt, tā kā, tas mans attaisnojums. Jā, un tad vēl pēdējā tā lieta, laikam tās 3 lietas. Ir pingpong šovs. Jūs paļu-bom zini, kas ir pingpong šovs. Liepiņš piedalījās pingpong Pingpong spēlētājs. Jūs man patīk pingpong spēlēt. Raketi vai Raketi nedēļ, ne, tev ķēpmenis jāsmat to pingpongam, jā. Bet ne, tas bija vienīgais, uz ko es nebiju. Viņi ģipā piedāvāja tāds, nē, jau tā kā. Pagad, tu nebija vai bija? Es nebiju. Slikais tāds. Nu es tev varu pastāstīt. Tieši tā. Jā, pastāsti. Pīs šai bumbi izlaukais. Savu būtībā pingpong šovi ir tā kā tik nēstī, kad viņi nav atklāti uzlikti. Tu, teiksim, iesi cauri tai galvenajai maukošanās ielai, un tur būs dafigā čuvaki ar plakātiem A2, kur ir pingpong šovu, cena, viss, bla, bla, bla. Un tie čuvaki tev paši nāk klāt. Pingpong šovu here, jā. Labi, karoči, mēs aizgājām uz vienu pingpong šovu, kur ir strikti. Nevajag, tur pat nevajag telefonu vilkt ārā. Tā kā nevajag vispār uzprasīties, jo apsargi tur vēl pie tam viņi no attāla, viņi spīdina lukturīšiem, viņi spīdina, tev viņi paspīdinās klēpi, kaut ko pastīsies, vai tev tiešām nav nekāda kamera tehnika. Tas tāds ļoti intīms process ir, kas tur ir. Tomēr tas lietas vietās. Jā, tas talantu šovs. X-faktors, jā. X-faktors, jā. Mēs tur iegājām, ieeja bija kaut kāds 100 eiro, man liekas, bija ieeja vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Un auss maksāja 15 eiro, bet tas ir... Tas ir dārgāk nekā vidēji viņiem tur lētāk. Vidēji viņiem ir kaut kādā stripuhā alus 3 eiro ieeja pa brīvu. So basically, ja tu Latvijā vai Eiropā lielākoties aizies stripuhu, nezinu, tur ieeja 20 eiro vai kaut kas tāds, un vēl alkohols 15 eiro, un tad tur ir ieeja pa brīvu, un dārgākais, ko samaksās, būs 5 eiro pa kokteili. Bet, tas ir pieklājīgi, tev vajag meitenēm tipas dot, jo uzreiz, kā tu ieej iekšā, tev blakus būs meitene, un meitene grib dzērienu, un tā kā, tu viņu var pasūtīt projām, bet uzreiz, kā tu pasūti, tev atnāks nākamā. Viņas visas ir izsalkušas, nedzērus un nabadzīgas. Viņām visām jābaro bērni, mājās jāsūt naudas senčiem, tā kā neesi pimps, ja tu tur sēdi, tad atstāja kaut kādu to tipu viņai. Bet par to pingpong šovu, mēs Sandiju tur ieejam, paņemam aliņas, apsēžamies, un tur bija baigi tāda interesantā publika. Tur bija kaut kāda amerikāņu čuvaki priekšā pie skatuves sēdēja, kaut kādu varēja redzēt laulāti pārīši aizmugurē, kaut kāds viens čuvaks, kurš bija pilnīgi pārdzēries un kuram viena vecene graindoja klēpī, izstījās, ka viņš jau bija beidzis 2 reizes, un viņi turpina drošīt kaut kā viņam to klēpi, vai ne, un vēl pa čiksēju uz katru sānu. Un tad sākas šovs. Pirmā čiks iznāk ārā ar tādu spainīti ar pingpong bumbiņām. Un viņi ieliek sevi 3 pingpong bumbiņas pežā, un tad tās 3 pingpong bumbiņas tā izšauj ārā.
Vienkārši kaut kur randomā? Nu, randomā, jā. Un tie briti ķer ar zobiem vai kāds? Nē, mēs tiksim līdz tam. Labi. Un tad visi aplaudē. Kroč, tāda ir viņas performance, vai ne? Bet ar to jau vakars nav beidzies. To es samaksāju brangu naudu, tomēr par šovu, savu nākamā performance. Visi aplaudē, atnāk nākamā čikse, un tur jau lietas sāk palikt ničīgākas. Tātad, skaties, viņi iznāk ar... Ir viena kolas pudele stikla ar tukšu, ar pliku ūdeni, ja, caurspīdīgi. Un tad ir otra kolas pudele, ja, kas ir vienkārši tukša stikla. Viņi noguļās uz muguras un to ūdens kolas pudeli ievada sevi iekšā. Ja. Tā kā, tad viņi pieceļās kājās un izšķurā melnu otrā kolas pudelē. Visi aplaudē. Nu, kā viņi dabūja melnu? Es nezinu, vecīt, viņi jau triks to neatklās. Viņa sākuma to kolas sīru piesūc iekšā. Es domāju, Moskavas aborcijām bijis, ja pagaidi vēl mēnesi netīri, tad būs šovs. Tad nopelnīs mēnesī daudz. Tad atnāk nākamā čiks, jo tur ir tā kā, tu dabūni komplektu, tu dabūni veselu vakaru vienkārši tā performancēm. Cirkus šovs tāds. Nu jā, bet maizītē sanāk. Tad atnāk nākamā čiks, un viņai tā kā tāds ledus spainītis ir tāds tā kā ļocīgs, vai ne? Viņa tāda tramīgi ir, un tas, man liekas, bija lielākais pizdiets. Viņa tā kā nostājās, jā, es parādīšu spējuši miķi kājas, viņa tā kā nostājās. Un kaut ko sāk šitā te kasīt, man likās, kas viņas tur masēs vienkārši skatūs, viņa kasās, un viņa dzīvu peli izvelk ārā. Un viņa pienāk tev parāda dzīvu peli. Bet vēl ir tā, ka tu skaties, tu vari pasūtīt, ko lai izvalk starp citu. Tev atrast, godu vārds, tev ir dzērienkārte, un tu vari pa ekstra naudu, tu vari pasūtīt, ko lai izvalk, un tur vardi varēja. Mēs nopirkām vardi, bet mēs to nesagaidījām. Tā kā mēs aizpasām projām, ja mums bija too much. Mēs aizpasām projām. Satversmes oriģinālu, lai izvalk varbūt. Nē, bet pēc nākamās performances tur mēs aizpasām projām, jo Mensa Sandijs sāk atkal paļīties. Tā kā es domāju, ka šitie te apsargi sāk nojaust, ka Sandijs darot koliņu nav gluži kaut kāds, atpūtnieks. Viņam nepatika Ladyboy neuzstājās, varbūt. Jā, tad atnāca čiksa, vai ne, arī atkal pingpong bumbiņām spainīt, un viņai bija asistenti, kas bija zālē. Un tad tā čiks, ar ko atšķirās viņas šovs, viņa notēmējusi cilvēku un šauja pa tevi. Tā kā uzreiz, un viņa trāpīja, viņai 90% trāpīšanas reids. Ja domājies, viņa notēmē šauja pa tevi. Tā kā amors. Varbūt mums viņu vajag izlasē basketbolu. Biatlonu izlasē mierīgi nodarāt. Vai uz Ukrainā es varu izsmās? Tajā momentā es tā kā sapratu, ka tagad vai nekad. Un tajā brīdī, kad viņi bija notēmējusi uz mani, es tā kā Bekhams ar galvu atsitu to bumbiņu, un viss klubs aplaudēja. Vienkārši tas bija super. Bet tas bija arī tas moments, kad, tagad laižamies. Nu, ķipa tagad pietiek, vai ne? Un jā, tikām ārā, tās manas top 3 lietas. Šī bukletiņa tā aizemē. Jā, mums vēl ir jautājums par to, cilvēkiem interesē Ladyboy ciņšu izmēri, vai kāds tur tāds? Tā kā džekiem parastiem, jo lielāks, jo labāk. Ir tā, kad... Tur arī var tur tā kā par pirkt tā, vai tie cilvēki, kas grib izvēlēties, viņi var izvēlēties? Jā, tu pasaki, tu gribi lielu pipelu, mazu pipelu, tu var mierīgi izvēlēties. Jo tur tas viss ir, tā kā čīsti open pieņemts, viss kārtībā, nav stress. Un es zinu, ka arī tajā Ladyboy komūnā, un arī to čuvaku, kuriem tas cepī, kuriem cepī tāds fetišs, viņiem patīk, ka ir maksimāli lielāks pipels. Viņiem patīk. Es nezinu, kāpēc, es neesmu pētījis dziļāk, bet mums teica, pētījis dziļāk, jā. Viņi pēt dziļāk. Mums vienā no nākamajām, man liekas, 4. vai 5. sērijā mēs dabūjām vienu Ladyboy čiks, baigi foršos superīgs cilvēciņš. Un mēs ar viņu pusdienu pavadījām kopā. Tā kā paskatīties, kā izskatās viņas diena. Mēs viņai sekojām, intervējām, brīnišķīgs cilvēciņš. Un viņi mums daudz pastāstīja. Viņa, piemēram, tagad, kad sākās Covids, tur bija pizdzēts tā aizmē. Tā kā dirsā. Covids bija pilnīgā dirsā tā aizmē. Jo, iedomājies, tas viss darbs, ar ko viņi nodarbojās, tas ir tikai online. Baigi daudz čikses, īpaši Ladyboy, pārgāja uz OnlyFans. Un tagad tur ir otra problēma. Tagad, kad tie klubi ir atvēršies, čikses nenāk atpakaļ. Viņas OnlyFans nopelna daudz vairāk. Un tā Ladyboy čiksa, ar kuru mums bija tā pusdiena pavadīt kopā, minēt, cik viņa nopelna mēnesī $. Aptuveni. Ar OnlyFans. Viņai ir asistente. 20 štukas.
tuvu 15 štukas, kas vienalga ir milzīga summa. Priekš Taizemes viņai ir mašīna un penthouse. Bro, saprot, viņa dzīvo viņai ir mašīna un penthouse Taizemē, kas jau ir šitā te. Taizemes valdība, Taizemes karalis drīz aizlieks OnlyFans Taizemē. Viņš šitā nevar. Tagad TikToks tev ir, bet tad OnlyFans ne. Un viņa tā arī pateica, ka balstoties uz viņas pieredzi, klientiem patīk, kad ir maksimāli lielāka pipele. Es neprasīju viņas izmērus, arī neredzēju, es paļaujos viņas vietu. Moši meloja. Moši vienkārši sievieti, tad, pohuļus nofilmēšos. Pa naudu. Viņa nemaz dandāls nebija. Viņai bija dandāls. Viņai toči bija dandāls. Parādīja? Zini, viņai ir Instagram profils, kur mēs varam ieplakot pēc tam šeit lejā. Kādam ir interesi, mēs varam... Ja kādam ir interesi, mēs varam ieplakot. Discordā būs, mēs Discordā ieliksim. Būs, ieliksim, davai ieliksim. Visi, kas grib tādu kļūt Patreoniem pievienoties Discordā. Būs Instagram profils, un tur var redzēt. Var redzēt. Tā kā arī tajā pašā ledīboja barā, kad ieeja, kad čiks tur dejo pie stieņa, tu redzi, ka tur ir mantība apakšā. Tu redzi. Ļoti labi. Mums pingpong šoģi bija, tu aizēja vienreiz, diviši tu no citas valsts man jāiet tagad dīvaināka lieta apskatīt tāds, jā, okei. Bet, ja tu otrreiz, tas bija daudz slimāk. Kas iet atkal, man tā vārdi patika, viņa izauga laukā tās, tas ir. Pa slimumu runājot, tas ir viens, bet man interesē, iedomājieties, kurš cilvēks tu izdomāja. Pirmais cilvēks, kas izdomāja konceptu pingpong šovām, un tas jau bija sen kaut kādos 80. 70. Kurš atklāja šo te. Varbūt vienkārši spēlējās mājā un sapratu, šitas jārāda visiem. Pasties, kā man smuki sanāk. Parādīja kaut kādiem draugiem, visiem bija to. Jā, visi. Paga, man mājā ir pele, man ir ideja. Gan jau kaut ķīnieši, es mīlu pingpong un mauks, kā lai es to apvienoju vienā tāds pingpong šovs. Pa ķīniešiem runājot, tur ir arī tā, ka to var vairāk redzēt, kādi ir, teiksim, gan vietējo taksistu, gan street vendori, gan arī to pašu. Jā. Nākamo atnido. Jā, es iedošu nākamo. Tur var redzēt to pašu. Čiks un vendori tā kā stāstus par to, kuri vispretīgākie, jobanākie turisti. Krievi ļauj minēt. Jā, numur 1 un 2. vietā ir ķīnieši. Principā krievi un ķīnieši ir tie, kas visvairāk nepatīk. Tur tā kā ķīnieši ir reti pretīgi. Es pat teiktu, ja godīgi pēc stāstiem ķīnieši pretīgāk par krieviem. Un to ir ļoti grūti tā kā pārspēt. Pēc vēstures stāstiem Japāņus var bijušas pretīgākie vispār tā kā... Nē, bet pēc attieksmes. Pretīgi tādā ziņā, ka... Kara laikā, es domāju. Un otrā pasaules kara laikā viņi bija. Viņi dabūja pa muguru, tā teikt, no amerikāņiem tādu labi, mēs būsim Max Chill, mēs multeni zīmēsim un to jots taisīsim. Jā, bet zin kā, viņi ir pretīgi tādā ziņā, ka viņi ir asshole. Bija viens čiks stāstīja, ka ķīnēts viņai pateica, ka viņš nemaksās par lapdance un vienkārši izdedzināja cigareti caurumu kājā. Saprot, ķīnieši tādu sūda brāļi. Ķīnieši vēl šausmīgi kliedz, ķīnieši nemaksā, ķīnieši mēģina nesamaksāt ļoti bieži. Un viņi, ko tu gribi, zin kā, savā valstī viņi ir nospiesti līdz maksimumam, kad nedrīkst pacelt galvu. Un tad viņi atbrauc, viņi sapišās pilnīgi. Tas ir kā zubra meitene augstskolā. Jā. Tiek no vecākiem brom, tas vēl pēc tam pa ķīniešiem bija vēl viens, man stāstīja viens čiks, kur mēs intervējām, ka kāda no viņas kolēģiem saprata ķīniešu valodu. Un tā kā kamēr tu sēdēji tie ķīniešu džeki uz galda, viņi savā ķīniešu valodā to Taizemes čiksu sauc pa mauku un pīzdu un visu pārējo, un viņi meta viņai uz zemes tipus, lai viņa paceļ no zemes. Un tas ir fucking disgusting, tas ir pretīgi. Tā kā patiesībā numur 1 pretīgākie turisti ķīnieši Taizemē. Ķīnieši. Krievi vienkārši skaļi un vulgāri, bet ķīnieši ir pretīgi. Ķīnieši ir fiziski pretīgi. Visā ķīnieši. Paņemam pauzīti? Jā, pēc šitā paņemam pauzīti. Pēc šitā vajag pauzīt, jā. Rā. Mēs esam atpakaļ. Pirmajā daļā mēs runājam pārsvarā par maukām. Es teiktu, par Taizemes turismu. Atpūtas iespējām. Bet tā ir tomēr pasaules vecākā profesija. Jā, mums nesen bija tieši diskusija Zilonas studijā. Es biju pasaules, zinot, TV3 šovu. Bet tas bija tik jocīgi. Tur bija tā kā no kluba tas, kā viņi sauc, kluba galvenais redaktors, žurnāla klubs,
Kroč Tur Aivars. tas liepnieks kādreiz, bet ne tagad. Bet nē, tur bija kluba galvenais redaktors, tur bija kaut kāds jurists, vai ne, viņi runāja tā riktīgi nopietni, un tad man pasauc, un es tur ieeju Vans džemperī, gariem matiem, es biju taizemē tikko. Es redzēju mūks. Jā, bet mēs nonācām pie slēdziena pie tā, ka, no, ķipā, seks workeriem tā ir tieši tāda profesija pakalpojums sniegšanas, tāpat kā visas pārējās, un labākais, ko mēs varam darīt, ir nodrošināt tam kaut kādu security, drošību, aizsardzību, kā visām pārējām pašnodarbinātajām personām. Jā, nu, tas ir kādam tas nepatīk, man liekas, dīvaini. Tas, ticamāk, ir subjektīvs viedoklis. To nevar objektīvi novērtēt un pateikt, ka tas ir slikti. No kaut kādiem skatiem tu skatīsies, un tas būs tā kā cilvēki tā izvēlās. Citi cilvēki, kas to pērk, ir saka, es labāk gribu tā, nevis visas tās saistības un vispārējo. Man ir vienkārši. Jā, pārsvarā tie klienti pa šito diezgan interesanti. Ļoti lielai daļai cilvēku ir tas stereotips, ka, ja tu esi prostitūta, tu tikai sūkāt māki, vai ne, tu esi stulba, bla, bla, bla. Nihuja, tā vispār nav. Ko tad vēl māks stāstīt? Pēles izvilkt vārdas no pēles. Tā aizem, viņa man salauza smadzenes. Tur viena čiks, ar kuru mēs runājām interviju, viņai bija bakalaurs. 2 sīkie, bet viņai visi izdarīja pašnāvību. Tev variants, tu vari savu fucking bakalauru taismē strādāt un pelnīt 500 eiro mēnesī, vai tu vari būt prostitūta un pelnīt 3000 eiro mēnesī. Tas ir no-brainers. Tu neizdomāsi, ka Latvijā, kad tu atpakaļ uztaisīs ping-pong šovu Liepājā vai kaut kur tādā vietā. Ja Latvijā tā nišas lieta nav vēl tās. Tā ir baga, bet es nezinu, vai zini, ja godīgi man liekas, ka latvietis saprastu. Jo agrāk man likās, ka latvietis ir tāds, nezinu, vai Latvijas Liepainieks gan sapratu. Man likās, ka latvietis ir tāds, zini, seks misionārās segas, bet tajā pašā laikā tu paskaties, cik mums ir seksī stēli. Man liekas, ka latvietis riktīgi neķītrs tā kā iekšā. Latvietim ir frustrācija. Latvietim ir internets pieslēgts, viņš šo to redzēja. Tad aiziet Andrei Ostam, kamēr tu nebūsi skaišs, tad tai sievietē nebūs iebildumu. Jūs zināt, Latvietis ir neķītrs tikai guļamistabā aiztaisītām durvīm. Viņš ir introverts cilvēks, tāds kluss un publiski nerādīsim. Publiski nestāstīšu, publiski vispār par seksu nerunājam. Dievs, nē. Un tad, kad, nav tāda. Tad, kad aiztaisās durvis, tad iet viss apspiestais. Iet ārā tie, kas ir tie šausmīgi publiskie un tie, kas runā par to, tur varbūt īstenībā aiz tām durvīm nekas vairāk nav. Tur pats ir seks misionāros un segas. Bet Latvijā šobrīd interesants fakts, tā ir brīva vieta biznesam, ja kādam ir nauda investīcijām. Nav stripuhu. Nav stripklubu. Visus Covid laikā aizvērās visi stripklubi, kas bija. Un šobrīd ir tā, ka, ja tu atbrauc uz Rīgu, tev nav īsti, kur iet. Ir viens tāds pie vecīgas galerijas, tāds pagrabs, neatceros, kā viņš saucās, bet viņš ir weak. Nebija pie Vērmenīša. Bija, bet visi ciet. Viss ciet. Viņš jau bija vaļā, man čoms bija līdzi. Viņam čomam bija īpašnieks. Viņš atnāca pie manis, būs jau labāks deals. Un man liekas, jau stāstīja, ka viņi nogāja lejā. Un tas mans čoms jau tā mēģinās skēmot, tāda skēma vieta. Viņš jau uz visām cenām skatās, viņš pieiet, pasaka, cik maksā Jack Daniels, ka 5,50. Normāli, man būs Jack Daniels un Kola. Viņi ielēja, 25, 5,50. Viņa nē, 5,50 viskijas, Kola maksā 19,50. Tu zini, kā mēs, kura satīna dzimene tā bija? Tu biji bāliņa, kad mēs aizgājām? Es biju. Karoč bija satīna kaut kāda 4. vai 3. 4. vai 5. jā. 4. vai 5. vai 3. huizena dzimšanas dienu izdomājam, davai aizem stripuhu. Jā, davai. Ok, mēs noejam iekšā. Tam mēs uztaisījām tetovējumus, būsim precīzi. Ieeja jau... Kāds tetovējums? X jau. Ieeja jau bija 20 eiro. Un lejā bija tā, ka Eljots vēl bija paņēmis draudzeni līdzi. Un vienmēr Eljots tā kā pārdzēries, sēž uz ausīm kaut kādai striprē blakus, un viņam sieva blakus sēž. Bet tas ir sūds. Mēs skatāmies ar Nokio, tur ir biljarda galds. Andai, uzspēlēsim biljardu. Pieejam pie biljarda šovs. Pieejam pie bāra. Biljardu stundā, jā, tur 20 eiro. Mēs pieejam pie biljarda galdu. Palikam pie bāra, būs 50 eiro. Kāpēc? Meitenes ar jums spēlēs. Un tā no kurienes skatāmies, mums katram meiteni pie sāniem vienkārši ir. Bet mēs gribam divatā, bet meitenes grib ar jums spēlēt. Meitenēm arī gribās spēlēties. Ok, labi. Un meitenēm gribās arī padzerties gan jau vai ne? Mēs bijām pie biljarda galda, visu spēlējām, un tur tas awkward small talk. Mēs spēlējām biljardu. Varbūt tik laba diskusija. Un viņas ir apakšveļā. Nu, ko jūs te darat? Zini, pa ko jūs strādājat aptuveni? Ko jūs nobalsojāt? Jā. Kā jums valdība patīk? Un tad vienā brīdī pienāk bārmeni, meitenes grib iedzert.
Un tev meitenēm ir jāpaņem šoti. Un beigās mēs par to biljardu partiju samaksājam 200 eiro kaut kur aptuveni. Laba spēle. Labas Par izklaides. 200 eiro varēja noīrēt, man liekas, visu šo Pepsi centru. un visu pilsētu varēja uzspēlēt. Bet tur meitenes nebūtu. Nu, tā kā meitenes nebūtu, Meitenes, jā. jā. Bet jūs īstenībā tādā ziņā meitenēm bijāt perfekti klienti. Jūs bijāt kulta grupas dzimšanas dienā. Tad mēs vēl nebijām. Necīt, te bija pirmie gadi. 4 jūs jau no sākuma jau vienmēr. Tu domā tās čiks, kas tur strādā, baigi interesē. Necīt, viņas interesē, kādu tipu tu atstāsi. Nevis vai tu Bet tiešām, ja tu pasaki, ka mēs esam tur grupa, tad jau vienmēr tas ir. Jā, bet tā interesanti atceros, ka kādreiz skatījos, kas dzīvoja Kuldīgās, skatījos How I Met Your Mother, un tas bija tas, kas man parādīja kaut kādu, kā tur bāros dzer un kaut kas tāds. Tā kā skatījos, un viņi vienmēr tur gāja uz stripklubiem un likās, ok, tā ir tā lieta, kas vienkārši, ko cilvēki dara. Kaut kāda sabiedrības daļa, kas ir vienkārši, kas iet, un es pārvācu uz Rīgu. Un neviens nekad neieminējās to, ka iet uz stripklubu. Tu zini, cik tas maksā Latvijā? Un man bija tāds, laikam tas bija tikai tomēr tas seriāls. Tā ir amerikāņu lieta. Latvijā nav iegājusi. Ir starp citu koncepti vairāk. Ir ķipa Eiropas stripklubs un ir amerikāņu stripklubs. Es tev nevaru pārāk daudz stāstīt, nevaru neko give away. Bet būs viens jauns klubs kaut kādos tuvākajos mēnešos, kur būs daļēji stripklubs pēc tāda vairāk amerikāņu koncepta. Sinners, Ar ko atšķirās? Ir amerikāņu koncepts ir tāds, ka tu nedrīkst pat pieskarties meitenei, vai ne? Tur nav nekādas privātās istabiņas, un tas ir otrs koncepts, ka galvenais nenosist, jā? Tas ir amerikāņu koncepts? Amerikāņu koncepts ir tā, ka nav pat istabiņas. Sarandrēsā bija istabiņas atsevišķi. Eiropā ir, ja godīgi, istabiņas Eiropā visiem stripklubiem aizmugurē ir istabiņas. Bet Amerikā ir vienkārši tā, ka viņas ir ekstra slatīgi gogo dejotājs. Tas ir amerikāņu koncepts. Plus, tu Amerikā tikai meti tos dolārus viņām, bet Eiropā tu meti monētām, kas sāpīgāk kā meitenēm. Bet, nevis 5 eiro laik mēs tev. Starp par konceptiem runājot. Jānis nav atnācis tukšām rokām. Dargie klausītāji, skatītāji, mēs tagad varētu uzspēlēt nelielu mazu konkursiņu. Tā kā mēs esam izslavējuši GO3 piedāvātās iespējas. GO3, tā ir zem tikai pieaugušie. Lūk, lai jūs varētu nahaļau skatīties Jankas šovu, mums ir piedāvājumā un 6 mēnešus, starp citu. Tur ir HBO un sports arī iekļauts. Jā, un visu kaut ko tur var skatīties. Un var sakot, tagad jūs dabūsiet pusgadu skatīties to visu pa velti. 3 no jums, kas ierakstīs komentārā, YouTube zem komentārā. YouTube komentārā. Arī Spotify jau rakstīt komentārus, un arī tur var ierakstīt komentārus. Labāk rakstīt YouTube, lai mums vienlaikus, ja neslinkosim. Vai es pats varu piedalīties? Man nav GO3. Es varu iekomentēt. Es domāju, ka mēģinu. Tu arī vari rakstīt. Un 3 labākie komentāri, tad dabūs balvu. Un pirmkārt, viens labākais komentētājs būs viens visvairāk laika, kas YouTube saņēmuši komentāru. Tad palikam tikai pie YouTube. Negribat izvēlēties? Mēs paši izvēlēsimies un viss. Ne, vienu mēs iedodam lielākiem laikiem un 2 mēs izvēlamies. Okay. Mums ir kopā 3, bet tad gan tikai YouTube. Es varu varbūt aizskatīt pašrāt ātri, kamēr jūs tikmēr izstāstīšu visus noteikumus. Jā, tad droši es lēnām stāstīšu noteikumus. Tās nežozīšu tējas. Jā. Un tad noteikumi ir pavisam vienkārši. Jānis te pirms tam mums izstāstīja dažādas evaņģēlības, kas notiek Taizemē, tajās prieka mājās. Un mēs vēlamies, lai jūs komentārā uzrakstat savu konceptu vietai, ja? Savas lietas, kas notiktos jūsu uztaisītajā prieka mājā, kādas būtu atrakcijas, kāds būtu piedāvājums, vai kaut kā izceltos. Un tad 3 labākie, tad attiecīgi saņems GO3 kodu. Jā, tad jums jāieraksta komentārā savs koncepts savam klubam, kas ir tāds, sarkano lukturu ielas klubs. Tur taisīt, teiksim, tikai striptīs bārs, bet tikai čaļiem. Jā. Tikai džeki nāk iekšā un džeki uzstājās. Vai tikai pensionāriem? Tikai pensionāriem, tas gan ir interesanti. Jā. Vai otrādi, vai tikai pensionāri uzstājās un tikai Zilās vafels klubs. Zilās vafels klubiņš. Uzstājās tikai pensionāri, bet drīkst iet līdz 18. Ļoti interesants koncepts, jā. Ja tu esi nomācījis, ka tev paliek kaut 80 gadi, vai tev liekas 60 bezgadīgas sievietes seksīgos un bļāviņ tādu kā. Kā mēs skatāmies uz mūsu vecuma sievietēm? Kā novērās tajos 60-70 gadīgo miljardieru klubiņos, tur laikam tāda īsti nav. Jā.
Un es varētu aicināt cilvēkus, iespējams, striptrīs klubu konceptā te ņuhu visiem nerakstīt. Jā, starp citu, Var padomāt ārpus tā, bet tas būs tāds, tā ir tāda pirmā ideja, tas tās pirmais, kas ienāk prātā, ka tas būs koncepts, kurā ir tā ņuha, bet es pieņemu, ka tas, varbūt skatītāji balss saņems vairāk, bet no mums katrā gadījumā tas balvenais. Es arī ātri nozagšu, daudziem gadiem ideju, kad 6 brāļu klubs arī vairs nederēs uz Matīti ielu. Šodien, starp citu, Matītam vārdiem. Matītam ir vārdi. Jūs pazīstat kādu Matītu? Jā, īstenībā vairāks. Diezgan daudz Matītas. Tagad nopietni? Vismaz 5, manuprāt. Wow, tas ir ļoti specifiski. Matīs. Matīs, jā, bet Matīs. Ne, Matīta, tu zini, ko es nezinu nevienu Matītu. Kaut ko esmu palaidis garām, jā. Nezinu, kas Matīta? Matīta? Nezinu to 6 brāļus no provinces raidījuma. Raidījums provinces, brāļu būšana. Brāļu būšana, jā. Jā, tad, kad viņi sākumā pašā tās sižeta sākumā iet cauri kameru, un katrs brālis saka savu vārdu. Un viņi iet kameru pie viena, kameru pie nākamā, tā un tā un tā. Un tad Mums ko parādīt Jānim vārds cukurt pēc epizodes. Jūs pēc tam man uzliksiet. Un tad viens no tiem brāļiem, viņam vārds Matīs, un viņš saka Matīt. Tas tā kā Maika Taisons runā. Jā, viņš mūsu latviešu Maiks Taisons. Sapratu. Un viņš šodien svin vārdiem, tāpēc apsveicam viņu. Lai gan tas jau epizode iznāks Ping-pong šovu Matīs. Visticamāk rīt, bet vakar bija vārdien, tāpēc ir klausās. Tie, kas klausās šo epizodu vēl ne līdz svētdienas vakaram, mēs jūs varam arī varbūt painformēt uzreiz arī par to, ka mums svētdien vakarā būs YouTube lives. Mēs būsim YouTube laivā, sākot no 8. Apmēram, es domāju, jā. Varbūt ļauj noskatīties de facto cilvēkiem. Es domāju, ka pie Dīras mums klausītājiem de facto ir godīgi. Labi, pēc tam sižetu noskaties YouTube. Un mēs svinēsim Biznes vaļā 5 gadu jubileju. Jo tieši svētdien ir paiet 5 gadi kopš mūsu pirmās nopublicētās epizodes. Šobrīd mums ir izlaistas, apskatīšos, cik epizodes. Mums kaut kādas 130 kaut kas. Jā, mūsu Patreon. Mums ir 50. Nē, ar Patreoniem tur tā kā vispār dafigā ir. Bet jā, esam pēdējais 130. epizode ar Patreoniem vēl kaut kā. Patreon epizodēm arī 50 klāt. Te jūs noklausījāt visas epizodes, jūs neesat mūsu Patreonā. Tur ir vēl 50 epizodes, ko jūs varat noklausīties. Kas ir tapuši visu šo 5 gadu laikā ierakstīts. Tā kā mums būs laiks, kurā mēs svinēsim, tad mēs aicināsim jums pievienoties. Jūs varēsiet sūtīt kaut kādas savas lietas. Mēs vēl... Jā, viss būs. Mēs sekojam informācijā. Jā. Cerams, ka mums šoreiz kaut kas nekārsies. Bet, tā. Ko vēl mēs varam ātri kaut kādas taizemes atmiņas pieminēt? Palielam jau viss ir galvenais pateikt. Jā, bet taizem, es domāju, ka tur ir... Es domāju, pa maucību pietiek. Tur jau var runāt mūžīgi. Tur jau jā, bet vienmēr ir grūti tas, ka tu pats zini, teiksim, tu atbrauc no kaut kāda ceļojuma, vai ne, un tev pirmo mēnesi ir tās svaigās emocijas, tas svaigās visus lūks, un tad tev Latvija salauž atkal, tev spārni tiek atkal aplaust, un tad, tev pēc pusgada ir jāatcerās tas viss un jāiet cauri, tas nav vairāk viens un tas pats, tā kā es domāju kaut kādu to galveno fišu, ko es esmu pateicis. Paldies milzīgi, ka jūs paklausījāties, jo man nav daudz kam stāstīt. Es mēģināju mammai stāstīt šo visu, viņa tā kā nesaprata līdz galam. Viņa līdz galam nesaprata. Un jā, vēl 2 epizodes paredzētas un būs arī aizkadru epizodes. Tā kā šobrīd jau ir iznākusi epizode, kur var redzēt, kurš nopirku sievu sev uz dienu. Jā, arī tā ir legāli nopirku sievu. Tas nozīmē, ka tev ir kaut kāds līgums, kas tiek noslēgts. Nē, tas vairāk tāds vīrs un vārds legāli. Tāds līgums, jā. Vīrs un vārds, jā. Būtu paņēmis sievas māti, kas bļaujas tev, ka pamaz uzmanību pievērst. Tas būtu. Tas būtu legāli, jā. Tā kā Go3 viss ir pieejams. Tā es domāju, katru. Mazliet vēl parunāju par tām augām. Es atceros, es kaut kad skatījos, kad YouTube dokumentālo filmu, bet kur vienkārši mēs pirms tam runājam, ka ir arī daudz tādu kaut kādu bagātu cilvēku, kas vienkārši viņus pērk nevis tīri, lai nopistos, un vienkārši tur tā kā burtiski izdarās, bet nopērts ar deitu uz vakaru, nopērts kādu, kurš tev grib, kurš par tevi rūpējās, kurš visu vakaru, un tur pat ir kaut kādi bagāti cilvēki, ka vienkārši ir, tur 4 meitenes, viņš uz mājām reizes nedēļā nopērts. Tas ir eskorts, jā. Jā,
tur, un tad jau arī tādas lietas cilvēki meklē. Viņi saprot to, ka kaut kādā brīdī... Tieši tā, un es domāju, tāpēc tas nav vispār ne jāšaimo, ne jāģidžo. Tā kā tu pats iepriekš teici, tā ir vecākā profesija, un mums vienkārši jādomā, ko mēs varam darīt vairāk, lai varbūt to profesiju, nezinu, pasargāt, jo tāpat cilvēkiem domas neizmainīs par to, ka ķipa, tā jau mauka, tad viņi tikai sūkāt māk. Nē, cilvēki dažādi, un es domāju, esam cieņpilni vienkārši viens par to. Trakākais jau tas, ka tu dari nelegāli, tad ir noteikti diezgan sliktas lietas. Bet tas visur legāli. Latvijā jau arī prostitūcija legāli. Nav gan. Ir gan. Nav gan. Nē, labi, es nezinu. Tā aizemē prostitūcija nelegāli, fun fact. Un tāpēc katrs klubs maksā jumta naudu policijai. For real. Bet Latvijā prostitūcija legāli. Ko tu vērts? Google it. Esmu gatavs sadarēt. Latvijas klubu, kur ģibā mums ir tā kā... Brāstulu, kāda latviska malku māja, kāpēc tādas? Nav vairāk, jo malku māja neatļaut Latvijā. Tad tu vari būt prostitūti, ja tu esi pašnodarbinātā. Sutinerisms arī nav atļauts. Un visi bordeļi ir arī aiztaisīti, visi, kas bija agrāk. Bet super mazo biznesa stimulējumu, nevis kaut kādas lielas korporācijas. Nevis lielās korporācijas. Tomēr, protams, ka lielas korporācijas pārņem, viņas tur sāk savus. Tā kā prostitūcija Latvijā ir atļauta, un patiesībā jūs nedarat neko nelegāli. Tātad, ja kāds meklē jaunu darbiņu, ir daudz dažādu variantu. Jā, un tagad jau visādi sociālos tīklos var plašu auditoriju sasniegt un klientus meklēt. Ir tāds Niks Jansons, viņš piedāvā pakalpojumu. Facebook reklāmas. Viņš saka, tur klients var dabūt tur 100 eiro ieguldot 50, 60 klients mierīgi. Ja katrs klients 50, 70 eiro, tad tur reāli labs dīls sanāk. Tā kā noteikti piezvanat Nikam, ja jums ir plāns, tad es domāju, ka tur ir īpaši legāli, viss tur var... Mierīgi. Varbūt laiks kādai mūzikai, vai mums ir kaut ko paklausīties. Super, jā, mums īstenībā Discordā atkārtoja vēlreiz mūsu Discordā. Jānis jau jaunāko gabalu, mēs uzliksim noklausīsimies. Jā, mums ir pāris Jāņa demo versijas, kuras mēs gribam. No Satīna jauna albuma, to uzliksim šo. Jāni, vai tu zini, kas ir Aglons radio vispār no sākuma? Aglons radio, jā, esmu klausījos vairākas reizes Kristīgo radio, un zinu arī, ka ir tās spin-offs Aglons radio. Un tad mēs paklausīsimies kaut kādas jāstras dziesmiņas, ko mums ir iestudījuši. Šoreiz mums ir tādi nevis pilnas dziesmas, bet drīzāk tādi mākslinieki, kas ir TikTokā. Vairāk mēģinājuši ar tādiem, bītiem, es nezinu, lūpiem, bet tādiem mazākiem gabaliem mēģinājuši iesaistīties. Tad te mums būs pirmais, tā ir puišu grupa. Kas tādu repu mazliet mēģina. Klausamies repu. Jā. Pagaid, neskan nekas. Ko tad? Tu neesi pieslēdzies, varbūt tāpēc, ka... Nē, esmu gan pieslēdzies. Tu neesi saspraudies, tur pareizi coķos visos, kas... Ko tad neskan? Ko tad neskan? Mājās uzkurīgās, aizgāju mājās uzkurīgās, mutere tirsa, aizpisa prom, draugi palika, meitene tirsa, aizstāv uz bāru, iepisu vīnu, nodzeru dienu, tagad ir vakars. Ļoti laba dziesma. Tas ir tā kā mani 15 gadi raksturots. Tā flashbacks, kā man bija 15 gadu vecumā. Tas no dzīves reāli. Bet tas īstenībā ir... Man patīk tā pēdējā rinda. Nodzeru dienu, tagad ir vakars. Tas ir dziļi. Tas ir Hemingway. Man ļoti patīk. Tas ir īsts. Tur ir visi pa īstam, autentiskums. Jā, tad tu arī ja tavā laikā būtu bijis TikToks, tad būtu... Dirsā būtu vecīt. Mēs mēģinājām, ko darīt, tā kā mums bija 14, 15 vai ne? Un tu saproti, ka, tu esi tajā, repa subkultūrā. Visi tu saproti, tu esi repers, visi tu zini, ko darīs, tu zini, ko tu dirsā. Ir dirsā. Mums bija pirmkārt tikai draugiem LV, un mums bija hip-hop EJ tā programma. Un mums bija Akmē Maksimas mīķi, tie parastie. Kur tu nospraudis tādu ļipučku un fucking mauc. Un mēs mēģinājām kaut ko tādu darīt mājas apstākļos uz hip-hop EJ, paštaisītos bītus pirmos draugiem LV mūzikas sadaļu un to. Paldies Dievam, nekas netika publicēts. Paldies Dievam, jo that shit stays on forever. Ja tad būtu TikToks ar labu telefonu, tad, Bet varbūt īstenībā arī, bet varbūt tas būtu bijis pat labāk, jo tas parādīja daudz jauniem cilvēkiem. Piemēram, šiem čaļiem, ka vienkārši vajag turpināt kāpāt. Jā, tas mainīsies.
tas tev rāda, kādreiz bija tā, ka tev ir mūziķi, kas vienkārši dara huīņu, neviens par to nezina, tiklīdz viņi ir labi, viņi ir ar rekordlaboriem, tā kā visi viņi zina. Bet sākumu nezinu. Un to sākumu neviens nezina. Tas nozīmē, ka kaut kāds fuiks pats mājās mēģina, protams, ka es arī kaut kādu mūziku taisu, un viņas sūc viss ir, tā kā diezgan lēmi. Kaut kādas ir interesantas lietas, protams, sanāk, bet kaut kas pārsvarā lēmi. Un katrs no tiem cilvēkiem, kas mēģina tur kaut ko kapā, viņš dzirdēt, īstenībā tas mans aidols, kurš taisa tagad rītīgi sik, viņš vismaz taisa tikpat sūdīgi kā es. Un saprotu, tas tomēr viss ir. Tas ir nepieciešams. Tā ir kaut kādā ziņā kapāšana. Tā kā, ja jūs klausāties šito, ja te klausās kaut kāds bērns, sāciet ar hip-hop EJ, nevis ar Fruity Loops. Jā. Nākamais mums ir, šis īstenībā ir diezgan tematiski ar Jāņa pēdējo piedzīvojumu, tāpēc te ir kaut kādā ballītē puisis izlūdz ģitāru un uzspēlē. Man besītie čuvaki, mēs varam parunāt par to. Pēc šīs dziesmas, tad mēs varēsim atsaukties. Pirmdien es esmu balī, otrdien pīpēju zālī. Trešdien gadījuma seks, ceturtdien sapratu, tas bija džeks. Ceturtdien sapratu, tas bija džeks. Ir piekdienas vakars, man rokās ir steks. Es atgriežos bārā, saku, bļa, kur ir tas džeks. Sestdien atradu čali. Svētdien ūdenī visi gali. Es skatīju, ka svētdien mums atkal bija seks. Jūs pirmie, bet man ir rents par šito. Let's go. Tā kā šitie čuvaka ģitārā mājas ballītēs, jeb bal. Tātad Ziepniekalnā, vai ne? Es augu no Ziepniekalna, un tur mums bija arī ļoti daudz mājas tusiņu, jo ko citu fucking var darīt Ziepniekalnā, ka tev 15, 16. Mēs tur tādu tusējam, buhājam, un vienmēr ir tas viens džeksa ģitāru, bļeķ, vienmēr katrā tusiņā. Kādam no viņa fucking Logitech Maxim stumbām normāli skan Tiesto vai ne, vai David Guetta, bļeķ, visi atpūšās, visi priecājās, tur kāds bučojās virtuvē. Un tad tas viens džeksa ģitāru, viņš, bļeķ, sāk trinkšķināt viņu un dziedāt, un tad visiem ir tā kā tas pienākums, lai neaizvainotu viņu, klausīties. And shit don't stop. Tā kā sūds, ja viņš sāk, viņš nekad fucking nebeidz, un viņš sapiš visu vaibu, viņš sapiš visu mūdu, viņš sapiš visu dusiņu. Viņš vienkārši turpina, un ja kāds sāk novērsties, viņš sāk skaļāk dziedāt. Tie čuvaki, man vienmēr, Vislabākie tie fuji, kas iemācījušies OS Wonderwall, kur ir 2 akordi, un vienkārši visu vakar vienkārši moči. Viņus vajag uz balkonu pīpēt vēl nolikt, vienkārši, nolikt uz balkonu, un tas jau. Tāpēc, kā lielās ballēs ir atsevišķi fotostūris, tad varētu būt vienkārši atsevišķi ģitāras čaļu stūris. Un tad tie, kas grib, var iet, dziedāt prātu vētru. Citā dzīvoklī, piemēram. Jā, citā palīdz. Paģesdā varbūt. Jā, te mums ir nākamā. Mums Aglons radio ir meitene no arī TikTok, kas laivā mēģināja laikam freestylot. Tā kā šis jau ir nākamais līmenis, sarežģītāk, bet izskatās, ka viņi nav gluži freestylotāji. Tā kā redzēsim. Aglons radio. Wow, kā tu izdarīji. Tagad es iemācījos, saku raudāt. Jā. Es negribu raudāt, tas notiek pārāk bieži. Es negribu mājās, man tur nav cieši. Nē. Ja tev ir maza māsa, pasargā viņu, jo naktīs eju pa galveno ielu. Jā. She speaks the truth. Ja tev ir mazs brālis, aizraksti viņu. Manu numuru es varu atstāt lejā. Descriptionā aizsūti to viņam. Jā. Nē, I get it. I guess lidos uz brāļu atradu savu māsu, ne? Zini, šobrīd vajag katrā lielajā repa grupā vajag vienu čiksas vokālu. Tā ir Nicki Minaj Young Money būtībā. Jā, tā bija tā, ka sievietes skatījums, ka viņi bieži rauda. Viņi tādi ielai emocijām, jo mēs kaujamies un tam līdzīgi. Mēs tā izrisinām emocijas. Jā, tā ir no sievietes skatu punkta. Nebija tik slikts. Bet īstenībā tā ir ļoti laba analoģija. Vīriešiem kauties tas pats, kas meitenēm raudāt. Ja meitenēm vajag vienkārši, dažreiz viņiem ir pa daudz, viss sakāpjas, un viņiem vajag raudāt. Čaļiem daudz.
Kāpēc raudās? Ir vienkārši izkauties. Mēs varam tādā gadījumā atgriezties pie tā Imantas meža prikola, bet Imantas meža prikola, kur tas sīkie pišķījies, ka tās specvienības brauc tos 14 gadniekus aizturēt. Bet tas visticamāk tiem sīkiem bija tad, ka pirmajā dienā sākās tas hype. Bet tas ir kruta tieši viņiem, tas pacēs. Kaut kas notiek. Ja mēs būsim barā, mūsu visus neieliks cietumā, ja ieliks, mūsu vecāki nebūs dusmīgi, viņi būs dusmīgi visiem vienmērīgi. Par to Imantas prikola tā nepopulārs viedoklis, es saku, tu esi no Kuldīgas, vai ne? Tu esi no kurienes? Kuldīgas. Arī Kuldīgas? Tu esi no Jelgavas. Ok, zin kā, Ziepniekalnā bija 2000. gada sākumā bija daudz žostkāk par to, kas tur notika Imantas mežā. Un visi vienkārši izkāvās un bija miers. Bet tā kā ir tagad tā vesela jaunā paudze ar Twitter muturēm, kuras ir augušas inkubatorā. Aptuveni zini, un tu nezini, how shit goes down, ja tu esi tīns. Ķīpsalas inkubatorā zem kupola, tā kā aptuveni. Un tu nezini, how it goes down, ja tu esi tīns. Un tad tas šoks, tas pirmais šoks, kas visiem bija, tā tiešām jaunieši dara, ārprāts. Un tad, kad to salīdzināja 90. Tas bija tāds pēdējais piliens. 90-jos, zin kā, cilvēks Ziepniekalnā darīja 90-jos. Viņi klauvēja pie durvīm, kuri pensionāri, un izlikās par Latvijas gāzes darbiniekiem. Atvēra durvis, viņi nodūra pensionāru un savāca visu naudu. Visus 40 latus. Es domāju, ka bija vairāk. Visi, kas bija. Karoči, un tie bija 90. Tā bija realitāte. Un tāpēc, kad tie inkubatori cilvēki salīdzina to ar 90. Jā, mēs kopumā uz laiku ejam diezgan prom no tā, un tad cilvēki mēģina slēgt, un mēs esam atpakaļ turpat, mēs nekas nav mainījies. Viņi pat nav dzīvojuši tur diezgan daudz. Mēs dzīvojam ļoti labi šobrīd. Tāpēc tā bija no vienas puses vajadzīgs tas Imantas pedofils, jo tagad, kad viņi apcietināja, pasaka, kā tie sīkie uzvedās Imantas mežos, kaujās, sprēgā un tam līdzīgi nav, kas mēs tā kā pieķer pie saites. Viņi pilnībā izlaboši, nav nekāda dabiski ienaidnieki palikuši. Tikai mežā, kad tu izšāvi visu tagad, ko lapsas medīt, frustrāciju izliec ārā. Jā, tagad viņi pa daudz izlikušies. Jā. Kā? Kas? Kur ko? Vai? Te pie manis, jā? Te viņš ir tukšs. Kas ir nākamais par radio? Vēl mums radio. Mēs vismaz diezgan... Vēl varam... Vēl viena, es domāju, pie mums radio. Tātad vēl viena. Šis ir Pring Z. Maigel Z ir izpildītājs un piedodiet aizkraukli. .v. Piedodiet aizkraukli. Tā jau ir laba dziesma. Šī ir pilsēta, kur iekroja mūsu sirdis, apsēdās mūsu dvēselēs un sēž tur zīvi. Jā, šis ir Prince Migels. Esmu atpakaļ. Viņš apakaļ. Bet jautājums, kur viņš bija? Ja es spēšu aiziet, tu man piedod aizkraukla. Ja es pametīšu tevi un būs man pievilt, tu man piedod aizkraukla. Ja es uzgriezīšu tev muguru un izpūtīšu garu, tu man piedod. Pilsēta, kuru nekad es neaizmirsīšu, jo es tu uzaugu. Pilsētā, kur agrāk uz katra stūra satiku kādu pazīstamu. Šīs ir ielas, kur katra māja ir celta no cilvēkiem. Pilsēta vienmēr slēpa sevi kādu no pasaules noslēpumiem. Viņa sāpināja sevi, pildīja sevi ar ceļiem. Ja es te dzīvošu un strādāšu, mainīšu šo pilsētu uz modernajiem laikiem. Katrs nospiedums no zolas paliks uz sniega uz mūžiem. Ja tu esi palikusi dārga, tad man nav vairs ko meklēt. Es iešu tad pa citiem ceļiem. Ja tu esi palikusi pilna ar netīrumiem un sāki kasīties pie sīkumiem, jo tevi grib pataisīt par metropoli ar debes krāpiem, te vairs nebūs vietas tādiem jauniešiem un talantiem kā es. Te būs pilns ar narkomāniem un zinātniekiem gudriem, kuri indēs tevi no iekšas un mēģinās tevi piespiest, kamēr es tev skriešu pretī un man asaras tecēs. Došu tev roku savu, vilkšu ārā no peklas, bet ja man spēki aptrūksies, tu tad paliksi ellē. Piedod man, kā lai mani dēvē. Ja es spēšu aiziet, tu man piedod aizkraukli. Ja es pametīšu tevi un būs man pievilt, tu man piedod aizkraukli. Ja es uzgriezīšu tev muguru un izpūtīšu garu, tu man piedod. Pilsēta, kuras ielas mani iedvesmoja, kur ir pašas veidotas savā stilā, gaismas, kuras spīdēja. Kurš sāk? Es varu sākt. Es tikai pusē. Tu man piedod aizkraukli.
Zini, kā man patīk, ka tās mājas celtas no cilvēkiem. Man atgādināja tas viss latviešu teikas par to, ka jaunava mūrī iemūrēts. Zini, bet es domāju, gan jau, ka īstenībā tā. Jā, bet viņam ir sāpe. Jo saprot, cilvēki, kuriem pohuj, viņam rūp kaut kas. Kaut kas viņam rūp. Viņam bail, ka tur būs metropola. Nebūs. Un zinātnieki gudri. Galvenais narkomāni un zinātnieki. Tas divas lietas. Tas ir viens un tas pats dažreiz. Dažreiz tas viens un tas pats. Bet, ja mēs būtu kaut kādos aizķērlos pilsētās, pēkšņi šīs sāk pa tumbām skanēt tās, es mīlu aizķērlu, jā. Nē, tur ir patriotisms iedēstīts. Pēdējā laika labākā. Nē, man ļoti patīk. Bet šis ir īstenībā tas, ko tu vienmēr saki, ka vislabākās Aglonas radio dziesmas ir tās, kas ir rītīgi no sirds iekšā. Šī bija... Real shit. Šodien bija tas oļi būs jau smieklīgs dziesma par manu pilsētu. Viņam tiešām tā kā viņi likās, bet visi nāk un mēģina tas debeskāpes celt manā pilsētā aizkrauklē, ka visi pieskās, lai būtu Svetbankas torņi, bet nē, mums vajag saglabāt mūsu autentisko dzīvi. Šis bija tāds īsts sūds. Nākotās debeskrāpes. Lidlu, jā. Debeskrāpes, nē. Lidls, Keisīts, viss, kas to vajadzīgs mums. Mēnesis labākais Aglonas rādījums. Jā, šis bija tāda laba mūzika, nevis kaut kāds tur tā kā Universal Music Group sūds, kas tur tā kā... Tā ir huņa pa lielu. Tur viss ir uzpirks pie silas piesūkušies. Jums ir tā, ka jūs tagad esat tajā, Illuminati grupā? Hell yeah, bļa, tu neredzi? Es parādīšu WhatsApp sarunas ar pašu Illuminatu. Es to varu Soros personīgi parādīt sarunas. Viņš uzrakstīja jau Janka, kas tur notiek Latvijā ar mūsu žīdiem visiem. Tieši tā, jums ir tā, ka jums iesūta dziesma, kas jums jāizpilda. Bāliņš to dara, tur viņš ir atbildīgais. Tu esi atbildīgais par dziesmām, kas mums jāizpilda no mūsu Illuminati overlordiem. Jā, mums vienkārši dažkārt jāprāda šitādi koncertos, tas ir viens. Un tāpēc... Cipa sirsniņa, bet pēkšņi šitā. Un bija noslēpot, tas pareizi, jā. Un tad... Jums iedod keywords, kas jums jāieliek dziesmās. Sātans, protams. Nauda. Bet bija tas kristiešu video, kurš kristiešu podkāsts ir tāds. Viņi klausās arī Bizi, tā kā šautauts viņiem, jo viņi kaut ko citēja vienreiz, ko mēs Bizē bijām runājuši. Bet viņiem bija tas video, tas bija Dāvidam. Tas bija Gleška. Gleška, jā, tas bija. Šautauts Dāvidam Gleška. Jā, viņš tur. Fujiks pasaulē. Viņš tur reāli arī. Jums viņu vajag viesos. Tas būtu īstenībā. Es gribētu kādreiz ar viņu sadarēt kaut ko un zaudētājs iet uz skāpi. Ja es tur ietu tāpat tā kā. Bet viņš arī bija no tā jūsu albuma Stonks diezgan savilcis kopā to kopējo konceptu. Viņš neko nepareizi nepateica. Viņš tikai taisnība izvilka ārā. Jo plakātā tur bija apmēram, tā varētu noprast, ka tur bija tāds sātans un viņš tur uz galvas. Tas bija... Neko nepareizi viņš nepateica, manuprāt. Nekā tevēģi liekas. Nē, viņš pateica visu pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Tur nekas nav ne pārspīlēts. Jā, tā ir dokumentālā būtība. Jā. Šodien vienreiz prasīja Edgaram, bet es paprasīšu arī tev. Vai tev ir kāda satīna dziesma, ko tev besīja izpildīt? Jūs vienmēr koncerts ir kā radio, kad kādreiz bija Creed. Kas ir tik daudz bijusi un tik visiem tik ļoti patīk, un ka tev jau pašam vairāk... Man laikam piededzina man zaļu balli. Es nevaru vairs izturēt kā to dziesmu, jo viņi ir tā kā tas superhits, kurš tā atgramots, es vairs nevaru, viss I'm done. Bet tā ir bijusi vislielākā dziesma. Kur bija? Jā, ir vislielākā, tā ir vislielākā. Kur bija tā, kas visvairāk? Es nemāku komats ir tā, kas mūs izmet ārā uz mainstream, bet piededzina man ir tā, kuras negribu vairs vispār izpildīt. Jā. Vienkārši nevar izturēt. Vienkārši nomainiet, viņi ir pupoliņiem. Nē, tas jau ir kombinācijā, vecī. Tas ir deeper than that. Nerunājam par to tagad vienkārši. Davai labāk sestdienas kuci vai Pritona svēga atgriežam tādas mazāk zināmas kompozīcijas. Jā. Cik bieži jūs moterapi izpildāt? Pārāk rēt, bet mēs domājam par otro daļu. Jo mēs sapratām, ka nesen visi artisti vienā brīdī nonāk tajā turķipa morālo vērtību repa sadaļā. Gan Eminems, gan Gačo, vai ne? Gačo bija, Tikko Timbalands atgriezās Nelly Furtado un Justin Timberlake, viņiem arī bija par iešanu uz augšu. Ļoti motivējoši dziesma, un tad mēs saprotam, ka satīna kaut kādu pēc 10 gadiem, kad mēs visi būsim straight edge vegāni sektas līderi, mums nākamais dabiskais solis būs motivējošais reps visu laiku. Mums vajag uztaisīt dziesmu par Latvijas basketbola izlasi.
Jo neviens nav taisījis dziesmu par Latvijas basketbolu. Tā ir tā nišas lieta, atkal hokejs vai basketbols. Neviens nav teicis, ka malači, ka mēs daudz ko sasniedzam. Nē, Un tur pāntiņā kaut kāds tā ka koris dzied Latvijā uzvarā. Zēnu koris specifiski. Dabūt tā, lai tu dabūt vienmēr cilvēki grib dziedāt līdz, ka jā. viņi dzird to, jā, tas būtu ideja. Plus jūs esat uzvilkt basketbols maiks. Domā, tas nebūs pārāk cheesy? Neviens nav iedomājies to ideju. Jā, Jūs būsiet pirmie. Jā, tas būtu baigi nice, jā. Jā. Es īstenībā kaut ko domāju par to, ka, es jau tas stāstījis epizodē, bet par to, ka Singapūras satīns, man liekas, ir... Idioti. Jā, mēs to esam runājuši. Jā, bet mūsu vecāku labvēlīgais tips. Jā, tā varētu būt. Es domāju, ka pilnīgi noteikti mēs esam tajā stāstā. Mūsu vecāku? Jā, ka tajā laikā tā prikulīgā lieta bija mēs esam mūsu paudzes labvēlīgais tips, domā. Mūsu paudzes labvēlīgais tips. Jā, mūsu paudzes. Respektīvi, tajā laikā, kad bija labvēlīgais tips, tad top mūzikas žanrs bija šlāgeris, un viņi bija rēcīgais šlāgeris. Tagad top mūzikas žanrs ir hip-hops, jūs rēcīgais hip-hops. Nē, tu pareizi pateici. Pildi tieši to pašu funkciju, un pēc... Un Bāliņš ir tas tu esi Fredis, un Bāliņš ir tas fujiks. UFO. Nē, tā nesaki, tā nekad nesaki. Nē, nevis UFO. Bet, Jakušonuks. Jakušonuks ir Niks, jo viņš māka spēlēt instrumentus. Tu jau arī māki pie klavieriem. Es māku spēlēt. Spēlē arī aparāts dažreiz. Aparāts, kontrafutbols. Mēs varam ekskluzīvi pačukstēt biz vaļā cilvēkiem, ka kaut kad drīz... Kamēr vēl nekas nav apstiprināts. Ir apstiprināts jau gandrīz. Mums kaut kad būs savas lietas ar... Mums būs savas lietas. Voodoo People sauksies. Voodoo People? Voodoo People ar references Prodigy dziesmu, bet par to jūs dzirdēsiet vēlāk. O, super. Pagaid, mēs neesam nospieduši šo svarīgo pogu. Jā. Es dzirdēju ļoti labu stāstu par šo dziesmu nesen šodien. Tas nav gan jau valsts noslēpums, ka cilvēks, kurš rakstīt šo dziesmu, to izdarījis diezgan smagā kunga prātā. Wow! Un tad tā dziesma nonāca Ervīzē, un viņi tur diezgan tālu tika. Man drīz enerģija jau sāk beigt. Man arī tik pārkūrēs. Jā, tā ir slēdzenes mēs varam... Mēs esam norunājuši kaut kāds 40. Ejam. Vairāk, mēs esam veci 2 stundas, 3 būs šočakā, bet ir pusotras stopakā. Man vēl čurāt. Bet, labi, jā, mēs varam tad finišēt, atgādinam tātad vēlreiz par svarbi. Pirmkārt, rakstiet komentārā ar savu konceptu bāram. Taizemē. Jā. Tiekamies svētdien laivā un Taizemē GO3 skatīt. Un balsojiet par Singapūras satīnu dziesmu labvakar. Muzikālajā bankā lūdzu, principiāli balsojiet. Jā, to jūs arī varat darīt droši. Paldies. Čau. Paldies.